Es izbraucu beidzot pa to jauno austrumu maģistrāli. Esmu braukuši? Jā, ļoti forši. Tur, kur navigācija tur ieviec, vien brīdi domāju, kur es esmu. Tur Tesla man rāda, kas brauc joprojām pa gaisu. Viņiem Tesla vēl nav aizgājusi navigācija, bet Google Maps bija. Pēc Teslām nav Apple CarPlay. Nekad jau arī nebūs viņiem. Es domāju, ka nebūs. Viņi tāpat kā iPhones, viņi to aizskaut tā izolēti. Bet jā, runājot par arī infrastruktūras projektiem, man personīgi ļoti patīk infrastruktūra. Visādi ceļi, vilcieni, es vienkārši sucker for it. Interesants ziņas. Nezinu, vai jūs lasījāt, bet es noticēšu no mēdījiem. Aizvadītajā periodā satiksmes nozarē, nepagūstot līdz galam īstenot vairākus projektus, tostarp par vilcienu iegādi, ja piegādi, uz jauno plānošanas periodu pārcelt saistības par 260 miljoniem eiro. Ko tas nozīmē cilvēku valodā? Cilvēku valodā nozīmē to, ka tātad aizvadītajā Eiropas fondu plānošanas periodā kaut kāda dažāda, teiksim, tā ministrijas, vai šajā gadījumā satiksmes nozare kaut kā nav paspējusi īsti izpildīt visus savus projektus, kas nozīmē, ka mēs varētu pazaudēt 206 miljonus finansējumu. Un ņemot vērā, tas bija satiksmes nozarē, kā es to saprotu, tam ir jānāk no kaut kādas no citiem projektiem, kas ir šajā gadījumā ir runa par Dienvidu tilta tās pēdējās kārtas izbūvi vai arī par apvedceļa vispār pārbūves apturēšanu. Sanāk, tev jāprāda, kā tu smuki iztērēji naudu, lai dabūtu nākamo naudu. Jā. Labi, es to mehāniku līdz galam nesaprotu, cits lietas, ko ikdienā darīt. Es nezinu, man tas ir šausmīgs šoks. Ņemot atkal satiksmi, tā kā teiks būtībā šī 10 gadu vilciena sāga, ja, ka vilcieni projām neiet, ka tas mums ir, tagad jau ietekmē ne tikai vilcienus, bet tas ietekmē arī vispārējo. Tā kā... Klasariem būs jauns materiāls, par ko taisīt storijas. Jā, tā kā tas ir diezgan traki. Man teiks, kā tu domā, piemēram, vai pasažieru vilciena valdes priekšsēdētājs, kurš amatiņa no 17. gada un saņem 9 uz rokas, lai izskatās, vai uz papīra, vienalga liela alga. Viņus vajadzētu mest ārā visus. Par tādu neizdarību. Šis ir podkāsts Linča tiesa. Jā. Vai ne? Rodžers un Aldis un Raitis. Raitis gan valdē ir nesenāk. Jā. Vai ne? Jautājums, kā būtu, ja es būtu tādā vietā, vai ne? Ko es gribētu dzirdēt, kādu atbildi, bet es neesmu tādā vietā. Droši vien, ka, ja būtu lemšanas iespējas un tiesības, es droši vien teiktu, ka vajag atrast kāds jauns asins. Bet, zin kā, jautājums ir, vai viņi varbūt cilvēki ir uztrenējušies, zin kā, paņems kādu citu, kamēr tas uztrenēsies, paies vēl cik gadi. Jā, tā tipiskā politikas problēma. Bet vai varbūt sliktāk? Noteikti, vajag optimistiski skatīties. Varbūt sliktāk. Sliktāk varbūt. Noteikti. Sliktāk varbūt. Zin, kad varbūt sliktāk? Kad satiksmes ministrs ilgus gadus ir bijis Vitenbergs. Nacionāla apvienība, kas ir, teiksim tā, es teiktu, ka satiksmes ministrija kontrolē pasažieru vilcienu un Latvijas dzelzceļu, vai ne? Vitenbergs bija tas, kas bija no kaimiņu partijas. Tas bija no kaimiņu, pēc tam viņš samainīja. Viņa pirmā frāze televīzijā bija, es atceros, kā šodien viņš teica, lieldienās sitieties ar olām, bet ieturiet 2 metrus viens no otra. To viņš teica. Tas bija frāzes atceros. Jā, tas kā viņš sev pieteica spēcīgi Latvijas politikā. Tas tagad nevajadzieties sevi palitināt, bet taupiet labāk naudu. Tā kā tā, ja mēs domājam, es vienkārši papētīju, kas mums ir bijis pie varas, lai atgādinātu visiem, un teiksim tā, satiksmes ministrija īstenībā ir bijusi tā draiba. No 14. gada bija vienotība, ZZS, JKP, Nacionāla apvienība, tagad ir progresīvie, un kaut kā nevienam nesanāk. Finanšu ministrija savukārt, kas pārvalda Eiropas fondus, vienotība, ZZS, vienotība. Ministru prezidenti, vienotība, Kučīnskas vienotība. Tā kā tā. Nezinu, man tas kaut kā, man liekas ļoti bēdīgi. Tas, būtiski tā ir bezmaksas nauda, un tāpēc, ka tās dokumentus nevar aizpildīt laicīgi. Mēs kārtībā reiz pazaudējam 4 miljārdu. Cik Latvijai budžets ir 12 miljārdu gadā, man liekas, kaut kas tāds. Man liekas, pats, bet es negribu nepreiz pateikt, bet tas nav maz, tas noteikti nav maz. Tā kā jā, un vēl par to pasažieru vilcienu, kurš tomēr ir tā varbūt, mūsu tā ķībele ar visiem, jau tagad arī, ka tur redzēt bildes, kur lokomotīvs vilka, dīzeļu lokomotīvs vilka elektrovilciens jaunos. Es jau ir tik ilgi atstājis, ka paspēja salūst. Jā, tas ir baterijas jau mašīna, tu noliec viņu pagalmā uz gadiem, skaidrs, ka viņa neiesvērš. Pasažieru vilcienā ir 1000 darbinieku, un viņi dienā veic 243 reisus.
Kā domā, tas Matīs no tavas pieredzes ar startupiem vai uzņēmējiem kā tādiem vispār 2000 cilvēku, lai veiktu 243 reisus. Aš viņam drusku jāsaprot, par ko mēs runājam. Tā nevar izdalīt. Tur administrācijas vienā vilcienā obligāti jābūt vienam mašīnistam, vienam, kas kaut ko citu dara. 1000 cilvēki uz 240. Zin kā, tas nezinu, cik tur daudz aizskatuvēs tā. Zin kā, var jābūt, ka tur ir kaut kāds racionālais aiz tā viss. Nu labi. Šodien Matīs ir izvēlējies būt... Es tā mēģinu uztaustīt, vai ne? Šodien Matīs ir izvēlējies būt diplomātisks. Bet kas vispār ir Matīs? Kā Matīs stāsta par sevi lampā? Vai kā lampa, kā sarunu festivāls lampa stāsta par Matīsu? Doktors Matīs Neimans. Tas doktors, vai ne? Ok, jā. Tas doktors. Investīcija fonda Buildit vadošais partneris un vadītājs. Strādājis ar tehnoloģiju pārnes saistītiem jautājumiem. Laika posmā no 14 līdz 17 gadam vadīja zaļo tehnoloģiju inkubatoru. Līdz īpašnieks jaunu uzņēmumiem. Kopš 18. gada ir vadošais partneris. Tas ir vēlreiz par Buildit, sorry. Eņģeļu investors Bad Ideas Fund, valdes loceklis Latvijas Private Equity un Riska kapitāla asociācijā. Tur ir ļoti, ļoti košs tas CV. Vai tas viss ir tik krūti ar tevi, kā tur ir uzrakstīts, vai arī tie tādi tituli vien ir, kā tev pašam liekas? Un kāpēc no lampas paņēma to aprakstu? Tas bija pirmais, ko izmet. Jā, no LinkedIn jau nav interesants. Jā, okay. Nē, man LinkedIn daudz garlaicīgāk, tā kā viss pareizi. Okay. Kā pats sev raksturot? Es esmu labs tēvs, foršs vīrs. Un ideāls suņa saimnieks. Tā laikam saka, ka portfelim investīcijās. Mēs esam atraduši nākamo satiksmes ministru, manuprāt. Tev ir, kā viņiem visiem, ir bagātīga pieredze, un tu neesi pateicis pilnīgi neko nevienu aizvainojošu. Plus tas ir labs tēvs. Jā, tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi. Kā tu teiksi, kas ir svarīgākās divas īpašības, lai būtu par labu tēvu? Nu, jopcik. Tas nebūs jautājums, ko uzreiz tā atbildē. Tas ir, lai dienas beigās, tad, kad dienas pienāks beigas kaut kāda, lai tu saprastu, ka tu neesi pazaudējis nevienu dienu, kur tu varētu veltīt ar bērnu vai bērniem. Teiksim, man patīk lasīt, vakar bija mums labi izrādi, vīrieši labākajos gados. Meitai absolūti bija neinteresanti, man patīk. Tur bija tā, ka tu labākajos gados, es skaidrs, ka tas smilšu pulkstenis jau uz otru pusi iet. Un tad ir tā, ja tu beigās saproti, ok, es nevis nostrādāju pa daudz, un tāpēc atņēmu laiku bērnam. Bet, zinot, tu esi pavadījis visu iespējamo laiku, ko tu varēji ar bērniem. Vienalga, kam nu vairāk, kam mazāk. Un tad par vidam kaut ko arī darīt dzīvē, vai ne? Tā ir man tāda latiņa. Labi, un kā tu teiktu, zin kā nevis kas tagad ir svarīgākais kā vīram, bet tu piekrīti teicienam happy wife, happy life? Droši vien, baigi populārs teiciens. Kā tu, Helma, domā? Nē, atkarīgs no tā, cik tu esi atkarīgs no savas sievas. Ja jūs dzīvojat roku rokā, tas ir svarīgi. Ja tev sieva ir tāds simbolisks orgāns ģimene, tad jau vienalga, bet ja tev ir normāla ģimene, tad vienkārši nestrādā savādāk. Pats es baigi priecīgais. Tas teiciens, ziniet, kā tas ir viens no tiem teicieniem, kur tā doma jau ir kā, ka hei, dari visu, ko var, lai tikai sieva būtu priecīga, tad arī tu būsi priecīgs. Es domāju, tā ir tā teiciena, tā doma, un tam gan es baigi nepiekrītu, man liekas, attiecībās, tā kā tomēr tas tāds divvirziena iela, nevis vienvirziena šosē. Ja tāpat priekš tevis, tad jau viss strādā. Jā, bet tas teiciens jau tā doma viņam ir, ka dari visu, ko var, lai sieviņa būtu priecīga, un ja tu arī būsi priecīgs. Tā kā man tādā ziņā tas izteiciens tāds smieklīgs likās. Bet labi, bet Matīs, ikdienu tu pavadīji, tomēr būsim reāli lielāko daļu laika mēs pavadām guļot un strādājot. Un ar bērniem atliek, un ar sievām atliek tik laika, cik atliek. Build IT vai Build It? Build It, tā kā uzbūvēt to. Jā. Ko jūs īsti darat? Kas tas tāds ir? Mēs palīdzam uzbūvēt. Tie, kam ir kaut kādas biznesa idejas, ko var nolikt uz galda, tāpēc ir Build It, tas ir kaut kas taustāms, mazāk, vairāk sarežģīts. Tad palīdzam ar padomu, palīdzam ar naudu. Dažreiz sanāk ļoti labi, dažreiz gandrīz sanāk. Palīdzēt. Kurš vai to padomu? Jūs tikai palīdzat arī kaut ko dizainēt vai, piemēram... Pastāstīt, ko citi ir kļūdījušies. Viens ir kļūdījies, nezinu, tu esi kļūdījies, lai viņš nekļūdās. Pastāst, kādas bija tavas kļūdas. Tas vairāk tāds varbūt no investora, no biznesa, vispārīgi palīdzēt ar biznesa padomu. Jā, jo beigās jau ir tas alkatīgais mērķis. Ir.
lai dienas beigās mēs nopelnām, un mēs nopelnīsim tad, ja uzņēmumam ies labi. Nu, atkal aiziet pie tās happy life un life, vai ne? Ja uzņēmumam būs labi, tas nenozīmē, ka mums būs labi. Nu, visādi var gadīties. Bet ja uzņēmumam būs slikti, nu, tad mums noteikti būs slikti. Tur uz otru pusi tas taču strādā. Tāpēc mēs tur palīdzam, nevis tāpēc, ka es būtu pāri, tur gribētu visiem palīdzēt, ko dzīvē labāk darīt, bet beigās palīdzot viņam, tu zini, ka pašam ies labāk. Okay. Un arī maniem investoriem. Okay, bet būtībā tā, noņemot visu to palīdzēšanu, jūsu mērķis ir nopelnīt naudu saviem investoriem. Kas ir ok. Mēs šajā Karlsons un Mednieks podkāstā mēs pilnībā atbalstam naudu, vienkārši vēlam nopelnīt naudu. Mums nauda patīk, jā. Jā, mēs uzskatām, ka nauda griež pasauli, nevis sociālisms un komunisms. Es varu padalīties, šodien esmu kļuvis par Apple līdzīpašnieku. Es nopirku dažas akcijas. Tā kā jums vajag atlaid iPhone'iem, jūs varat varbūt tikai man padot ziņas, mēģināšu sarunāt. Izklausās, ka tev ir potenciālais investors tavā riska kapitāla fondā. Jā, viņš ir investors. Pastāst, lūdzu, es domāju, ka mēs tā organiski pēc tam pārmetīsimies uz to, kā cilvēkam, kam gribās kaut ko darīt pašam, nodarboties ar biznesiem un ko tas prasa, lai sāktu un kāds tam visam ir endgame, bet sākumā, lai saprastu, kas tas tāds vispār startups, kas tas par mehānismu, kā jūs beigās nopelnat to naudu, kāda ir sistēma? Jo ir visādāki inkubatori, ir visādāki, tagad ir startup house, visur ziņās. Sāksim ar pirmo jautājumu, kas ir tas startups, kas ir jaunu uzņēmums, startups, puķu veikals, ar ko viņi visi atšķirās? Jā, kas viņi ir un tās organizācijas, kas viņus apkopo, kā viņas eksistē? Startups tas ir uzņēmums, kurā biznesa ideja ir pār kaut ko zinātņu ietilpīgi un tam paredzēts strauja un liela ātra izaugsme, strauja un liela apjoma izaugsme. Tātad tur nav runa par to, ka tas viss jaudīgi darbosies Rīgā, bet tā būs Eiropa, tie būs miljonos apgrozījums, vismaz vēlams vairāk. Un tas viss notiek pietiekami īsā laikā. Tā definīcija ir diezgan plūstoša, vai ne? Iegūlējot, nebūs precīzi. Man liekas, viena definīcija taču nebūs. Mums visi tagad vispār ir startupi. Nu, nē. Visi grib būt. Visi savs ir startupiem. Visi puķu veikali. Freelancot un saka, es esmu startups, jo tev būs miljoni un izaugs ārpus Rīgas. Mazie puķu veikali un vēl kaut kādas veidojumi, tos par startupiem īsti nenosauks. Puķu veikali veidojumi. Vai... Vienkārši tepat blakus ir saktas tirdziņš. Lūk, redz, sāks tā taisnošanās jau. Es jau vienkārši nākot šeit pamanīju piemēru ceļam, jā. Bet kā tu vispār, teiksim, tādu startupi visi, vai tas nav overrated? Jo man, piemēram, mēs tieši iepriekšējā sērijā, kad runājām, ka nav nekāda, puķu veikals arī ir diezgan krūta lieta, un vairāk kā jebkurš cits kaut ko izdarīs dzīvē. Un vai tiešām tā startupu taisīšana, veidošana, tehnoloģija uzņēmuma, vai tas nav mazliet tāds modes kliedziens un daudz mums neapzinās, ko tas nozīmē, un varbūt pārvērties uz spējas? Tu teici, ka es baigi diplomātisks esmu sākumā. Vispār es esmu diezgan tāds nepārāk diplomātisks. Ļoti labi. Šai vaļā. Jā, mēs tagad dzeram kādu labu dzērienu, ūdeni un alu. Un te pie tiem startupiem arī ir skaidrs, ka tas ir kaut kāds pēdējos gadus. Tādā ziņā labi, ka Covid atnāca. Salika visu pa vietām, palika mierīgāk. Bet bija, visi tur ir jauni uzņēmēji, visi nenormālie tusiņi, dzerstiņi, pīcas un alus. Un tad beigās jau ir tā, ka tu nesaproti, vai, nezinu, kad es biju jauns, tu gāji uz klubu, tusēties, tu varbūt iedzēri kādu dzērienu, tur atpūties un pavadīji laiku. Tagad iznāk tā ir it kā jaunu uzņēmumu pasākums, bet visi to vien dara, kā vienkārši diezgan lielos apjomos patērē dzērienus. Bija viens pasākums, pirms Covid, man liekas, kur es kādreiz vēl runāju ar ļaudīm. Es teicu, nav tā, ka pat traku jau ir, toleti ir tāda mēreni jau piecūkota. Tas tāds foršs tusiņš ir aizgājis. Kas tur ir? Tur nav vairs normāli. Tu sēdi un strādā, nevis patērē dzērienus lielos apjomos. Tā kā tas ir aizgājis kaut kādu brīdi, tāds baigais hypes, ka tas ir krūta, forši, tev tur visi dos pakaļ naudu, startupiem ar pirksti gaisā, ko tur Amerikā tas notiek, es būšu nākamais. Nevēlam tu nebūs. Neesam mēs Amerikā, mēs esam šeit, un tad vispirms pa priekšu kaut ko pierāda, izdara, un tad var arī tur teikt, jā, es tagad diktēšu noteikums un sēdēšu un dzeršu šālu. Tas tikai ir pizza, bet nav product market fit. Jā. Un mēs ar vēl vienu citu investoru arī tur cilvēks manā vecumā smējāmies, ar kādām automašīnām mēs braucām. Un arī bieži vien, ka es piebraucu pie uzņēmuma, jaunu uzņēmumu, startup, tikties. Un es skatos, ka jaunu uzņēmējs, kurā es tūlīt investēšu, izkāpt no S klases. Man blakus stāv Toyota 18 gadus vecs.
Bet tas tāpēc, ka tev nav tā potenciāli straujā izaugsme. Viņš vienkārši kredžā paņēma to. Bija zemes procentu likums pirms Covid vai ne, tad viņš paņēma kredītā S-klases vienkārši. Un arī viss. Bet tie stereotipi ir, un tad es zinu, tas vienkārši bija reāls gadījums, jā, un tagad viņš tur tā kā nesaprata, kas tāds esmu. Es saku, es tur labdien, Matīs. Un viņš tā redz no kādas mašīnas izkāps ārā, viņš tā, bet tu ķipa investors un ko, un braukā ar kādu vecumu izkastu, vai ne? Bet tas jā, par tiem stereotipiem. Bet tas man uzreiz liek domāt par visiem tiem, piemēram, par Adamu Newmanu, kas bija WeWork. Tur, teiksim, mums ir reāli glorificēts coworkings, jā, bet grandios stāsts. Viņš ir atpakaļ retail. Jā, viņam ir vēl labāka ideja. Tas skaidrs, ka Amerikā tie visi varbūt investoru skamošana kā tāda, viņi eksistē, viņi pat laikam arī baigi neuztraucās, vai ne, jo tāpat dienas beigās tā visa loterija. Kas ir tāds, varbūt Latvijas mērogā tāds lielākais tāds, teiksim tā, ne skamošana, bet trūlā nevajadzīga investoru naudas tērēšana, ko tu redzēji? Pīcis un alus izklausās. Pīcis un alus, Pieviens tolis un alus. Nē, pīcis un alus pērkam tādu optimistu kā mēs. Lai kaut kā izklaidētu tos ļaudis. Bet tas, kas ir izdarīts, ir pašiem pieredze tāda skarba, kur atkal droši vien var skaidrot to, ka mums tiem ļaudīm nav bijusi nauda, tev pēkšņi fiziski ieskaita tev kontā, 30, 40, 50 tūkstoši, vēl vairāk. Savu mūžu neesi tik daudz naudu redzējis. Tad ir mazās vēlmes, nopirkt tur kaut ko sev, jaunāko MacBooku. Vai tiešām viņu vajag? Vēlams viņas, viņš pievieno vērtību, vai tur paņem visglaunākos krēslus birojā. Protams, jāsēž uz laba krēsla, bet vai tiešām pa krēslu ir jānoliek kaut kā tur divīts? Ja mēs pie tam domājam par to, ka mums nākotnē izšaus, tu jau vari izskaidrot darbinieku skolēs, jo tu nākotnē atpirksies, ja tev aizies biznesa. Saprot, tas jau nav par 400 eiro, tas ir tie foršie datorkrēsli, kas ir, man likās, ka high-end ir 400 eiro datorkrēsli. 1000 eiro dabūt mega super. Viss, kas ir tie gameriem, ir kaut kā tur Uber krēsli, vai ne? Tāpēc ir bieži gadījumi, kas varbūt nav tāda ļauna rīcība, bet viņi ir tāda, neizpratne, un citas cilvēks tic pie naudas, un pēkšņi tur izliek viņu kaut kādai bezjēdzīgai lietai, nepievieno vērtību, tai viņa idejai. Bet 40 un tā dzīvo, tev ir ko 2 mēnešu maksimums, tas jau arī. Tas man bija pirms 2 mēnešu maksimums 40 dzīvot ar izmaksām, startupam vai uzņēmumam, tas jau bija sen, tagad jau tu tagad taču tas uz kastes sēdētu, ja man būtu 40, kas startup taisīt. Jā, tāpēc saku, tie gadījumi ir visādi. Bet īstenībā tas baigi interesanti. Bet tas 40 tiek iedots, kādas tur ir atrunas, kā investori atrunā, lai visākas dumības nenotiek? Zin kā, tā kā man atprās, kas būs, ja būs. Saku, neko, vienmēr jau var, zin kā, tev ir viena niera, vēl kaut kas, kaut kā jau norēķināsies beigās. Tad ir akala aiziet, tev džentelmeņu vienošanās, paspied roku. Tad tas ir bīstams. Glauns līgums, ko nesaprot neviena no pusēm beigās, kas tur īsti ir rakstīts. Klausies, zini, kas ir? Es domāju, ja cilvēki klausās, nevis skatās, tad viņi varētu baigi pārprast tavu toni par tām nierēm. Tas bija joks, vai ne? Katrā jokā ir taisnība, un katrā taisnībā ir joks. Ja neesi gatavs likt sev nieri uz galda, ja kaut kas neiet greizi, tad vienkārši nē, šī eņģa investori. Jā, bet šis ir izklausās pēc tāda būtībā, ja tagad klausīties, es domāju, man bija tāda laba biznesa ideja. Tad izgriežam šito posmu. Tad būtībā esam personīga atbildība, vai ne? Prasīja, kādas attiecības ir līgums, loģiski. Bet tas, ka mums ir līgums, vai tas tev liedz rīkoties ar naudu, nē, tu vienkārši izdari lietas. Un ko es tev saku? Mums ir līgums, tu nedrīkstēji tā darīt. Sorry, vai ne, es izdarīju. Tad ir līguma noteiktajā kārtībā. Bet Latvijas likumdošanā ir tā lieta, kā valdes loceklis būs gādīgs un kārtīgs saimnieks. Vai kā tas kārtīgās laukos, kārtīgs. Bet tā ir baigā interpretācija, vai ne? Bet ja tā baigā nopietni. To krēslu varētu pietiet. Nē, bet es jau nopietni to krēslu, ja tu, jo tur tā pelēkā zona ir diezgan plata, bet tādu 2x2 krēslu varētu pietiesāt cilvēkam. Zin kā, mums ir bijis, kur atkal kāda tā investora attieksme pret lietām, tāpēc, ka to frāze, vai ne, ka gan jau kaut ko mēs izdomāsim, kā norēķināties, pēc tam, ja viss būs slikti. Atkal jautājums, vai vajag to krēslu par tādu dārgo naudu vai nevajag. Vienalga citu. Zin kā, uzvarētājs beigās netiesā. Pēc kaut kāda laika tu pacel nākamo investīciju, tev tur klienta rindās, tā nauda nāk, pasarga Dievs, sēdi kaut vai uz zelta poda un vienalga, ar ko nokāries. Ja visiem viss ir labi, lai tak iet, problēma ir tad, ja beigās nesanāk, tad vai tiešām tas bija labs lēmums.
Un tad iznāk, tu esi uzņēmies, tu uzņēmies atbildību, tad atbildi ar to. Bet investoriem arī, ne jau investoru biznesī tagad cīnīties un kauties ar to slikto gadījumu. Tāpēc jau ir, tu skaties, tāpēc Latvijā gāja ilgu laiku, panāca to, lai nomainītu nevis riska kapitāls, bet iespēja kapitāls. Jo risks ir kaut kas slikti, mēs negribam riskēt. Riskam ir negatīvs, tu iestāsies risks, tātad kaut kas slikts. Iespēja, amerikāņiem tas ventures gan skaistāk. Tam ir cita nozīme tam terminam. Iespēja ir kaut kas forši, kaut kas pozitīvs. Un tāpēc arī mēs skatāmies uz iespējām. Un tur, kur tu redzi, ka visi iet pa skuju taku, pasargi Dievs, tu fiksē zaudējumus, tu vienkārši neķeries tam visam klāt, un tu skaties komandām, kurām iet forši, un tu ar viņām strādā. Un tas, ka tur viens tagad ir izdarījis kaut ko sliktu, tikmēr, kamēr tas nav krimināli jau kaut kas sodāms, kur attiecīgi arī pret mums var vērsties investori, teikt, tev, jūs tur kaut ko skatāties, ko viņi dara. Mēs, protams, monitorējam, mēs skatāmies, kamēr tas ir kaut kādās saprāta robežās, mūsu laiks iet ar tām komandām, kam iet labi. Jo tur man ir biznesa. Vai viņam būs reiz 10, reiz 20 izaugsme, attiecīgi man būs labāk. Tur es veltu savu enerģiju ar komandu, kura varbūt izdzīvos, varbūt spēs atdot man investīciju, tur man nav biznesa. Tāpēc, attiecīgi, mēs ievelkam dziļu elpu. Tas Džeks notralināja vai meitenes un Džeki to naudu. That's the life. Ievelk elpu un mums tālāk. Jums jau arī tomēr... Ja viens no 50 cilvēkiem ir vienkārši muļķis un nopērk, 5 krēslus pa 2, tev jau tāpat vai tas reputācijas risks ir. Tā kā neviens jau nelasīs starp rindiņām, tikai zinās, ka Herikur Matīs paņēma no vienas investīcijas, tur sāka dzenāt, viņu tiesāt personīgi. Tur jau tā lieta, un tāpēc jau arī investori neiet un nekaujās. Un tāpēc tā frāze par to nieri, vai ne? Tad arī skaties pie kādiem investoriem, no kā tu ņem to naudu. Un, attiecīgi, ja tev dienas beigās sanāk problēmas ļoti būtiskas, tad tas vienkārši bijis pie nepareiza investora. Arī mēs ejam un cīnāmies gadījumos, bet tas ir tāds, ka, tu saproti, nav cita varianta. Tu arī nevar sev vienkārši klāj uz, ka tev meklē pareizos vārdus. Zin kā, nevar jau lietot visu latviskos terminus, bet, teiksim, tev... Perku Helmuts īstenībā labi jautājumu prasīja. Nepareizie investori, kas vispār organizācijas un tā tālāk. Jūs tā kā insideri. Mums vajag, kur Helmuts vispār nezina, varbūt. Man ir kaut kāda jautrā ideja, un es saprotu, ka ir tādi džeki kā tu, un ir tādas organizācijas kā Buildit, un kā tā vispār sistēma? Es tur eju tā kā kaut kādā universitātes biznesa inkubatorā un par velti sēžu, un man tur cilvēki nāk un palīdz. Kāda ir tā atruna? Kā var tikt pie tiem atbalstiem? Tu nopērci MacBook, tu nopērci krēslu. Es gribu tikt pie tās naudas, kur izšķiest, kā es pie viņus varu tikt. Man patīk tā ideja, es gribu labas krēslas. Pagājušo ceturtdienu startup māju atvēra. Jā. Piemēram, fiziski aizčāpo līdz turienei. Realitātē tur fiziski tiešām arī būs. Visi galvenie stāsti, kādi visās citās valstīs. Šeit beidzot ir startup māja, kur pa lielam būs koncentrēti fiziski tie cilvēki vienā vietā. Aizies, parunāsies, tur būs gan investori, citi startup. Tas, fiziskā vieta ir. Tas ir tāds pasākums, kurus vienkārši varu iet par velti un runāties un tīkloties. Palielam viņi tur organizē arī pasākums TechHubs, piemēram, kas ir viens no tādiem ankuriem visā pasākumā. Viņi arī organizē tos pasākumus ar mērķi. Lai tu dzirdi, redzi un esi iedomājies par biznesa ideju, kaut ko tādā tēmā. Varbūt pat negribi savu ideju, tu gribētu pie kāda cita strādāt. Un tad uz šiem TechHub pasākumiem tā ir viena no foršākajām vietām, kur iet. TechHub tirgo biļetes? Man liekas, viņiem neviens, izņemot TechChill. TechChill pirko. Tie tirgo biļetes. Jā, bet, kā pelna TechHub, kā pelnīs startup māju. Startup mājā. Es nezinu, kā viņi pelnīs. Tas ir valsts pašvaldības pasākums? Nē. Tā ir pa lielam viena kruta lieta. Es nezinu detaļas, bet pārsvarā viņš ir privāti finansēts pasākums. Un tādā ziņā man ir reāli prieks, ka Latvijā ir daudz ļaudis nopelnījuši naudu. Nevis sēžot, teiksim, uz naftas trubas veiksmīgi, bet ar jaunu uzņēmumiem. Un to naudu liek apkārt ekosistēmā. Tā kā vieta, kas piesaista tos, kuriem ir idejas, un tie cilvēki, kas viņu uztur, tur arī apgrozās, un ir kāda laba ideja, tad viņi ir gatavi investēt. No Printify, viņi ir kaut ko nopelnījuši. Šķiet nemaz.
un viņš daļu šīs naudas liek apakaļ startup mājā. Tur laikam ir publiskais finansējums nedaudz, bet man liekas tiešām ļoti, ļoti minimāli. Pa lielām visu startup māju nofinansēja privāti ļaudis. Bet viņiem tur ķers jaunas labas idejas, kurās investēt. Tas ir viņu pamatmērķis, vai tie ir absolūti filantropi? Nē, es domāju, ka tas ir, tu ir izauguši cilvēki līdz līmenī, ka tev ir pašam ļoti daudz, tad tu sāc vienkārši apkārt dot ekosistēmai. Tu zini, ka visiem būs foršāk. Tev palīdzēja kaut kādā dzīves posmā, loģiski, un tu palīdzi nākamajiem, un tev varbūt nebūs tā, ka es iedevu tev piečuku, tu man pēc gada dos 10, vai nezinu, pēc 5 būs kaut kāds tiešais darījums. Man palīdzēja Kristiāns, es viņam nevaru palīdzēt, tas bija pirms 15 gadiem. Tagad es esmu izaudzis līdz līmenim, kur viņš bija varbūt pirms 10 gadiem. Es varu palīdzēt nākamajam. Tā tev notiek normāla attīstība. Un tas ir tas, kas ir beidzot izveidojies. Porziņš uztais Liepājā basketbola laukumu. Vai viņam no tā ir kaut kāds baigais tieša atdeve? Visticamāk, nē. Bet jūs tā nestrādājat? Tiešā veidā nē. Pastarpināti, jā. Tiešā veidā, man ir investori, kas no manis gaida, un tie ir biznesi. Tas, ka mēs pārvaldi naudu. Tu pārvaldi naudu un investē ļoti riskantās idejās. Jā, mums ir ar Kristiānu tāda ideja ar podkastiem, kur ir iesaistīts mākslīgais intelekts, blockchain, gudrais līgums un kas vēl tāds kaut kas ar sociālo platformu saistīts. Mums ir tā grandiozā ideja. Un tad, kas notiek? Mēs viņu kaut kā esam PowerPoint slaidos noformulējuši. Pie manis noteikti nevajag nākt. Es neko nesapratu no visiem šiem kīvosiem. Labāk vienkārši. Es saprotu, ko tu mēģini izdarīt. Davai vienkāršāk. Mums ar Helmutu ir ideja, ka mums ir tāds interneta veikals ar vienu baigu foršo produktu. Mēs izdomājām baigi labo produktu. Nav svarīgi. Mēs ražojam produktu. Mēs izdomājām. Mēs vēl neesam pat sākuši ražot. Mēs vienkārši izdomājām. Jā. Labi, un es gribu uztaisīt biznesu no tā. Ko man darīt? Aizēju startup māju tagad. Un ko es tur darīšu? Satiksies citus līdzīgus, kas kaut ko līdzīgi ir darījuši. Viņi tev pateiks, pie kā iet, pie kā neiet. Kurš dod naudu, kurš investē? Nevis dod, bet investē. Joprojām neiesaist sevi sarunā, nebija laba ideja. Tā es arī startup tu tur arī būsi. Jā. Okay. Attiecīgi, visticamāk, es arī tur apkārt rēgošos. Pēcīgi startup māja ir aizvērta, jo bija vētra. Vai arī mēs trāpījām tieši. Arī mēs esam, piemēram, no Kurzemes vidienas kaut kur. Es nav kuldīgs. Nevaru. Tā kā jābrauc speciāli startup māja, tā jocīgi. Bet tā praktiski tiešām domājot, tāds varbūt man ir ķipa startups, bet īsti nē. Es vienkārši gribu sākt ar uzņēmējdarbību nodarboties. Man ir ideja par vienu foršu produktu. Tas ir skailojums, jā. Tas ir kaut kāds foršs džempers. Es esmu no Kuldīgas, un mana biznesa ideja ir ļoti forša dizaina džempers. Ko man darīt? Es pagājušajā sestdienā biju Kuldīgā. Es zinu, Kuldīgā skarbi ļaudis dzīvo. Es gribēju kaut ko teikt par džemperu ideju, bet džemperu ideja ļoti laba. Es zinu, ka mums Kuldīgi būs jābrauc, tāpēc neviens slikta vārdu par džemperu idejām no Kuldīgas. Tas īstenībā ir piemērs no dzīves, bet pieņemsim, man ir ļoti foršs dizains. Man liekas, ka viņu izpirks. Par visu, ko jau var teikt, ka tā ir slikta ideja, bet viss ir slikta ideja, līdz tā ir laba ideja. Protams. Bet man ir viss, ko es zinu, man ir forša ideja. Latvijas biznesa eņģeļiem, Lietuvas biznesa eņģeļiem, Igaunijas biznesa eņģeļiem. Tie eņģeļi, kur viņi atrodas? Ierakst Latban, Estban, Lidban. Googlā. Jā, būs atradījis. Tie ir biznesa eņģeļi. Labi. Kas no viņiem atbildēs? Viņi, tas ir tikai organizācijas. Jā, tās ir organizācijas. Okay. Nākamais ir Startins, jaunu uzņēmumu asociācija Latvijā. Startin LV noteikti, vai ne? Visticamāk, LV. Dotajā brīdī Olga tur atbild par visu. Labi. Palīdzēs. Labi, bet tālāk, piemēram, man teikt, ir šī džempera ideja, ka priekš man to vispār vajag investoru. Varbūt labāk var bankā kredītu paņemt. Droši, bet visticamāk, banka tev nedos kredītu. Ja es ieķīlāšu dzīvokli no vecmāmiņas. Ideāli. Es tu galīgi nesaki tās atbildes, ko mēs gaidījām. Galīgi īsi un tā galīgi labi. Tev ir ideja, tev vajag naudu, jā. Tu vari paņemt kredītu, vai tu vari meklēt investorus. Kāpēc jāmeklē investori, nevis jāizmanto bankas? Kredītu nedos neviens, jā, pilnīgi vienkārši. Tev, ja tu vari ieķīlāt dzīvokli, ieķīlā, tad attiecīgi tad dienas beigās, ja tev nesanāks, tev nebūs dzīvokļi, nebūs arī džemperi beigās. Tā ir slikta ideja, vai ne? Tad nevajag iet pēc kredīta. Jā, bet vajag pirmā lieta ir aiziet pa visiem draugiem. Kas tur ir? Draugi, ģimene un idioti. Labi, idiots paņemam malā, paņemam draugus un ģimeni. Vai ģimenē vajag prasīt naudu vai nevajag? Es teiktu, ka nē.
Nu, būtu grūti. Nē, našķīgs, kāds tavs uzvārds. Reāli krūtāk. No Lemberga ģimenes, tā kā vai ne? Viņiem gan varbūt neprasīt. Bet es nezinu, par kādiem Lembergiem tur runā. Bet tev džempera ideja, kruta. Tu stāvā sajūsmā. Jā. Kāpēc neprasīs savai ģimenei? Tāpēc, ka, ja nesanāks, tad viņi būs dosmīgi uz mani. Tas tikai pazaudēt savu dzīvokli, tikai mammas. Jā. Bet kāpēc tu gribētu prasīt no investoru? Tāpēc, ka viņam daudz nauda. Tātad Citi tā dara dienas man beigās. uzmest drīkst, bet savu ģimeni nedrīkst uzmest. Uzmest mēs neko negribam. Mēs rīt baidamies ar to, ka nesanāk. Tu īsti pārliecināts neesi, ka sanāks. Bet ja būtu točs pārliecināts, teiksim, pieņemsim, es nezinu, kam šis telpas te piedara, bet reāli pats centrs. Un cik tie kvadrātmetri? Daudz. Daudz, jā. Pieņemsim, vienalga, piedara tev. Un tu saki, rekur līdz rītvakaram 100 pakas vajag. Un ātrā pārdošanas cena, par 100 pakām es gatavs šo apartamentu visu pārdot. Es intuitīvi jūtu, ka tirgus cena šim te, cik mēs izgājām, te vairākas telpas, 100 punktu. Tirgus cena ir daudz augstāka. 3 dzīvokļi, jā, šeit. Tātad, cik varētu būt? 500 000. Mazāk, bet labi, jā, 250 ātrā cenā, jā. Labi, un tu vēl vispār esam mieru pārdot par sotaku. Varētu 100 dabūt kaut kādās 24 mēs atradām to muļķi, par ko mēs iepriekš runājām. Nē, bet varētu atrast. Šis ir citādāk, ne? Nē. Taču tas termiņš ir... Jā, bet tu varētu dabūt 100. No draugiem? Jā. Varētu. Kur Rīgas centrs? Cik tu no draugiem varētu centrā dabūt? Kāpēc 200 varētu? 3,5 miljonu. Mierīgi, jā, bet kāpēc savai džempera idejā negribu no saviem draugiem prasīt? Ok, tad būtu jau tā tava tēze, vai ne? Ir, ka, ja tu neesi gatavs ņemt no māmas, neņem no investoriem? Nē, vajag skatīties savādāk, jo tu vienmēr saki, nevis to, bet ļoti bieži, kad es to saku, es saku, jā, tur biznesa idejas sābruks, un tur pazaudēs ģimeni, draugs, viss slikti. Bet tu skaties savādāk no tā, uz to visu. Viss aizies, tev būs daudz naudas, vienalga cik. Tad, ko tu gribi to naudu dalīt? Ar kaut kādu tur random Matīs, kas sēž galā, vai ne? Kurš svešs cilvēks, tur investors, vai ar saviem tuvākajiem cilvēkiem. Ar jautājumu, ko tu gribi dalīties priekā, un tad skatīties no šādas prizmas, vai tu ar priekā gribi dalīties ar sev tuvākajiem cilvēkiem, un tu skaties uz visu caur pozitīvo, caur iespēju, vai tu skaties caur riskiem, ka viss būs slikti, es tur pakāsīšu ideju, tur džempers neviens nepirks, viss būs slikti, un attiecīgi sakasīšos ar investoru, un tad labi, ka tas bija investors, nebija ģimene. Jautājums, kā tu skaties uz biznesu? Ja tu skaties no pozitīvā viedokļa, tad tu runā ar sev tuvajiem cilvēkiem, protams, tu viņiem pasaki, nevajag ieķīlāt pēdējās apakšbikses un tad apzināties riskus. Bet skaties caur pozitīvo, tā kā mēs bildītu sākām taisīt, mums vajadzēja privāto naudu ieguldīt, mēs pirmajiem pie kā gājām, pie saviem čomiem un tuvākiem cilvēkiem, ar kuriem mēs gribu dalīties tādā guvumā. Jo es tam pasākumam ticu. Es jau to pasākumu vādu nevis tāpēc, ka es zinu, ka ir 101 risks, un tad visticamāk viss būs slikti. Jā. Es zinu, ka man ir 4 iespējas, un es fokusēju uz tām 4 vai 3 iespējām. Un tāpēc es zinu, ka beigās man būs vienalga cik, bet būs daudz. Es varēšu atdot saviem investoriem, paliks pāri, es ar saviem čomiem dalīšu un čomenēm dalīšu to guvumu, foršumu. Tāpēc iznāk jautājums, kam prasīt naudu, skatīties no pozitīvās prizmas. Nekad es tiešām pirmo reizi ir tāda perspektīva par to, no kā ņemt investīcijas. Pirmo reizi es vilku uz to, ka tu pastāstīsi vienkārši par to riska toleranci investoriem, bet šis ir diezgan interesants. Es gādīju, ka teiks, ka mamma un noma neizstāstīs, kā uztaisīt ražošanas līniju vai tam līdzīgi. Protams, tas ir fons un tam ir taisnība, bet jautājums tas sākumā mindsets, kā tu skaties uz ideju, vai tas ir risks vai tā ir iespēja. Un angliski, tas ir venture, tas ir tā kā pozitīvi, latviski, Bet tā kā iespēja, zini kā, es piekrītu par to risks, ka tas ir ļoti negatīvs vārds, vai, tā kā nevis negatīvs, bet nepareizs, vai negatīvu pieskaņu. Venture capital, venture un tā tālāk angliski makes sense, kā latvieši saka, bet tā iespēja, tas ir kaut tāds mazliet to atbildību noņem no tevis. Tā ir tava iespēja nodarboties ar uzņēmējdarbību. Tā nav iespēja. Tas ir tā kā, kad tā ir iespēja, tam nav tā kā, nāc izmēģini, nebaidies. Tas ir kaut kas tā nebija domājis. Man tas iespēja... Tu baigi tā soft, mīksti. Man tas iespēja ļoti soft un mīksti asociējās. Man nav piedāvājumu no latviešu leksikas, bet man tas iespējas, tas tā jocīgi liekas. Labi, bet, piemēram, tagad paprasījām mammai naudu vai čomam. Iedeva, un kas ir krutais? Labā lieta.
ir tā, ja tu ieliec savu naudu, tev notic tur māma, tur brāļi, rādi vispārējie, pišķiņi iedod vismaz. Tas nozīmē, ka arī investors tev noticēs, jo tu redzi, ka tu tiešām liec uz spēles savu ādu. Un tad iznāk tā, protams, var nesanāk, pārsvarā gadījumā nesanāk. Bet zini, ka tava attieksme ir tāda, ka tu tiešām mēģini, tu dari visu savu labāko sirdsapziņu, jo spēles ir reputācija, un ja nesanāks, tad that's the life. Bet tu būsi darījis visu labāko, nevis tā, ka ar savu tu negribi riskēt, tu gribi pariskēt iespējas mēģināt ar cita naudu. Tad iznāk, rekrutēji. Iespējas sanāk. Tad sanāk iespējas, vai ne? Un tad ir biznesa eņģeļi un investīciju fondi, tur sākt ar startinā skatīties, kas ir. Tad jau te uz priekšu, un tad skaties, kurš finansējums ir piemērotāks. Atnāk biznesa ideja, kur ir līdzinvestējusi mamma, un jūs to uztursiet daudz nopietnāk nekā kāds, kas ar mammu nav parunājies, un viņas 748 eiro investīcijā dabūjis. Ja? Visā nopietnībā, man tas būtu bonus punkts. Jā, bet es varu te nav runa vai ne par Omīdas mūža iekrāvēm, te runa varbūt par 1000 vai 2. Protams, jo jautājums, un tu teici, nosauc kaut kādu ģimenes, tur jautājums, viss ir relatīvs. Un galvenais ir tā attieksme, jo, zin kā, viens tur var ielikt iekšā, tā kā sīceni, vai ne, tur nolikt 10-20 tūkstoši, viņam tā tur ir, dzeram naudas līmenis, citam varbūt tas ir kaut kas daudz mazāks. Jautājums, kāda ir tā attieksme tam cilvēkam, ar kādu attieksmi viņš tur viņā visā ir ielicis iekšā, varbūt naudiskā ziņā tas ir maz, bet tu zini, ka viņam tā atbildība pret tev naudu ir daudz lielāka nekā citam, tur, kurš ar vieglu roku, reku 10 iemetam iekšā, nav problēma. Viņi zina, bet tu zini, ka viņam tā nauda ir sīcene. Bet, piemēram, pieņemsim, ka būs, vai ņemt naudu no matīs, vai no mammas, vai omas, vai čoma, tas ir tāds veids, kā finansēt ideju. Tas rīks, lai sasniegtu mērķi. Bet būs vēl pats svarīgākais, ir varbūt pat pati ideja un izpildījums. Protams. Un kā tu teiktu, kas ir pats svarīgākais, lai no tavas pieredzes, no personīgās uzņēmējdarbības pieredzes, vai arī vai no fonda menedžēšanas, kas ir tāds pats galvenais lai veiksmīgi uzsāktu biznesa ideju? Es pat nerunāju pēc tam, ka tev tur ir 1000 vai 100 000 klientu, ka tu kaut ko, nopērci par daudz krēslus nepareizes. Bet pats sākums, kas ir svarīgākās lietas, lai vispār sāktu, lai saprastu vispār tavu ideju, kādam vajag? Jautājums ir pirms saprast to, kādu ideju vajag. Pirms tam jautājums, kāpēc vispār tev to vajag. Man ir izdevies atrunāt vairākus cilvēkus, kas atnākuši pie manis, tagad investīciju vajag. Man ir izdevies sarunas laikā atrunāt, vispār ņemt investīciju un vispār domāt par uzņēmējdarbību. Možda tas haters vienkārši. Kas tad? Varbūt tas haters. Nē, iedomājies, ja man tevi izdodās pierunāt stundas laikā, mest mieru idejai, paldies Dievam! Tas nozīmē, ka nebija nopietni. Jā, piekrīt. Lūk, un ja man tas ir izdevies tā, tad, es ietaupīju savu naudu visiem pārējiem laiku. Jautājums, kāda ir ambīcija? Ko tu ar to savu brīnumainu ideju gribi izdarīt? Ja tas ir džempers, ok. Jautājums, kāda ir lielie sapņi? Ko tu dzīvē gribi izdarīt? 5 gados, 10 gados. Pieņemsim, nopirkt māju, nopirkt mašīnu, vienalga vēl kaut ko. Tas viss maksā x eiro. Plus mīnus. Tātad tik tālu mums ir skaidrs. Tu gribi tur, 1 miljonu, 10 miljonus, vienalga kaut ko. Tad otrā pusē tev ir džemperu pasākums. Jautājums, vai hipotētiski, ja visi pirks tavus džemperus, tev no tā uzņēmuma, kurā beigās tev piederēs varbūt kaut 30%, varbūt 20%, tev izdosies iet tuvāk tam savam sapnim. Ja izdosies, vismaz teorētiski, tātad super. Ādis savus džemperus, vienalga, par kādām summām ir runa, tu esi tuvāk savam sapnim. Ja redzi, ka to saviem džemperiem, savam sapnim tuvāk nepaies ne pa centimetru, plāns ir, lai tev būtu villa, Maldivās, vēl kaut kur, bet tev sanāk tramvai biļetē tikai. Tad nevajag to biznesa ideju vispār veikt, vajag atmest. Tas ir pirmais. Tad nākamais. Gribētu nolikt to, saprast, kā īsumā apkopoju to, ko tu teici, vai es pareizi saprotu tevi. Nolikt kaut kādu īstermiņu vai ilgtermiņu mērķi, uz ko tu tiecies, un saprast, kā tas ierakstās, finansiāli kā tas ierakstās. Protams, jo beigās man arī ir mans big dream un bildi tā. Es nezinu, vai man to sanāks sasniegt, bet iespējams, ka sanāks. Ja ļoti, ļoti, ļoti veiksies, tad mans lielais sapnis arī izdosies realizēt. Varbūt neizdosies, bet es būšu patojies tuvāk. Gribu padalīties ar savējo? Jā, es gribu zināt, vai Zeme ir apaļa. Wow. Es būšu lidot augšā, reāli nopirkt biļeti kosmosā. Es par šito esmu domājis, iedomāties, kā es apisies. Tu būs lidot,
Tas jau būtu interesants apšķirēts, jūties, ja tiešām ir apaļa. Ko tu Viņa pasādīsi nav mājās? apaļa, ka viņa nav. Tā ir sensācija, tu uzlido, un tev ir interesanti, bet ja tu uzlido un redzi, ka viņa tiešām ir apaļa, tagad tev arī likās. Pa simtnieku var uzlidot. Dārgāk. Jā, par simtnieku. Virgin. Pa simtnieku vada. Tas ir Tā kā lidmašīna ļoti tas ir tas zemais. gravitācija. Tas ir tas, ka viņi uzlido, sajaukšos terminos, labāk nesaukšu, bet tas ir tas zemais līmenis. Bet tur ir kaut kāds tas pusprofesionālais, kas ir, es pieņemu, ka vēl pēc gadiem arī tehnoloģijas ies uz priekšu. Tur gribētos, ka tu vari tā diezgan mierīgi nopirkt biļeti un uzšaut augšā pastīties, vai viņi ir apaļi, vai viņi tiešām griežās. Tas mērķis ir nopelnīt naudu biļetei. Jā. Tas tāds Sabiedriskā biļete, vai ne? Tas ir relatīvs. Tikko teicu tramvaju biļetei, ka bet tas ir relatīvs, tev mērķis publiskā transporta biļete. Jā. Galvenais, lai tev nav mērķis iečakot, kas okeānā notiek. Jā, tas apakšā pašā. Jā, Jo man tas arī ir viens no dzīves mērķiem, ir uzlidot kosmosā, jā. Tas ir tāds, saprot, ka tehnoloģijas uz to iet, tas maksā kaut kādu tur naudiņu. Visticamāk, paliks lētāk. Jā, kā teicu, tāpēc jau nav svarīgi. Visi ir mērogos. Vienam vajag tramvaju biļeti, otram jautājums, varbūt pēc 10 gadiem tas uzšaut augšā būs tāds pats tramvajs. Tur noliek un ar ētalo nopīkstina uz lauks augšā. Tāds lielais sapnis. Tas ir ļoti foršs sapnis. Labi, pieņemsim, es tagad izdomāju, ka man mērķis ir uzlidot kosmosā simtnieku. Man vajag sakrāt, es gribu mērķis ir sakrāt simtnieku. Pa nākamajiem 3 gadiem, jo pēc 4. gadā būs kosmosa sākumā teici, kur bija tur pasažieru vilcienā vai kur mēnesī bija 9 eiro. Nestrādāja, tiec valdē, valdē. Nav jāriskē, ka būs pārāk maz dividendes vai tam līdzīgi. Tur jātiek, vai ne? Jā, tieši tā. Tiec valdē katru mēnesi. Tu zini, kā inflācija gan piemetīs pie aldzenieka. Mums 10 mēnesī, kas tur 10 mēnesī, 100 vajag. Pat paigājies garā laika mērķis. Tas nav tur pa īsā termiņā. Ja, bet Kristiāns atnāks pie tevis ar to savu, gan, viņš atnāk ar džemperu ideju, tad, kad tu viņu kārtīgi izjautās, tu viņam prasīs par to personīgo mērķi. Tas īsti sarunā, kad jūs stundu runāsiet, tu mēģinās viņu atrunāt, tu zinās, ka Kristiāns grib kosmosā uzlidot. Tas svarīgs ir tas personīgais dzīves mērķis cilvēkam, kad tu investē. Daļēji jā un nē. Man nevajag, ka tu pasaki, ka tu gribi lidot kosmosā vai braukt tur Marianas dziļvagā. Bet vai tu vari nosaukt naudu tam mērķim? Un tad tas veido sasaist ar to tavu biznesa ideju un kādos apjomos. Ja tev vajag tramvaju biļeti, kas ir cik 2 eiro, tas ir viena veida apjoms. Ja tev vajag kosmosa kuģa biļeti, viņš lielākā naudas apjoms. Tātad jautājums, kādos apjomos domā? Ja tev ir kosmosa biļeti, tad tev visticamāk, es tur atbeigās nopelnīšu. Labi, skaties, es, piemēram, pat nerunāju par tevi, par investoru, pieņemsim, jo, kā mēs runājam, vai ne, finansējums ir tāds rīks, lai kaut ko sasniegtu. Vai tu piekrist tam vispār, blakus tādu piezīmi, tu piekrist tādam izteicienam, ka finansējumu ir jēga piesaistīt tikai tad, investoru kaut kādu ir jēga piesaistīt tikai tad, ja tas tev spēs palīdzēt augt ātrāk nekā tu augtu bez tā finansējuma. Protams. Tas ir pareizi, vai ne? Tas ir svarīga lieta, un pa lielam gudri investori arī nedos tev naudu, ja viņi redzēs, ka tas tev nepalīdz. Jā. Ka tu pats vari tikt ātrāk uz priekšu, un nevis, man būtu forši ielikt arī pie tevis laivā tagad, bet ja tev nevajag to naudu, tad tu vienā brīdī tāpat būs dusmīgs uz mani. Ka es tev kaut kā mēģināju tikt iekšā tavā pasākumā. Ja es redzu, ka tev nevajag, tad arī man nav jālien tur. Piemēram, tas gribu nodarboties ar uzņēmēju darbību. Pēdējais, tas nav nekāds mērķis piesaistīt investīcijas. Protams, tas ir, ja tas ir mērķis, tas viens jau ir no radītājiem, ka nevajag tevi investēt. Ļoti loģiski. Bet labi, pieņemsim par pašu uzņēmēju darbību runājot. Man tagad ir 100,000 eiro biļeta mērķis pēc 4 gadiem, ka viņi būs lētāk nokritusies. Es zinu, ka uz vienu džemperu var nopelnīt 50 eiro, man tā liekas. Cik tur sanāk? 2000? Kosmosa džemperi? 2000? Kas? Tie kaut kādi kosmosa džemperi, pēļņi ir 50. Handmade, handcrafted, made in Latvija, kuldīgi. Bio-eko, tam līdzīgi, from kuldīga. Tā kā, man vajag 2000 džemperus pārdot. Kā tu man teiktu, kas ir tas ir viss, ko es zinu tagad. Mums atnāca parunāt startup, Māja ir Matīs, viņš saka, ko tu gribi vispār no divas? Es gribu kosmosā. Kristiāni, kā domā, cik uz vienu džemperu nopelnīs? 50 eiro. Mēs esam kopīgiem spēkiem, ka 2000 džemperus vajag pārdot, vai ne? Kas man jādara tagad? Pilnīgi godīgi, es ar tevi nerunātu ilgāk.
Bet tas taču nāk pie tevis nevis kā investori, bet kā normāli. Kad tu pastāsti, ka jāiet uz to startup māju pēc padoma par uzņēmējdarbību, tu saki, tur man nerunāt. Es vairs negribu. Es vairs negribu. Kā viņi atšūtas, kāpēc? Man startup māja izklausās pēc tādas agresīvas vietas. Pasaka, Dievs, neko sliktu startup māju, jocik. Tur sēž Matīs, kurš negrib pat ar mani runāt. Priekš kā man tērēt biļetē naudu, brauc uz to startup māju. Adīs džempers kuldīgā, Tie visi latvieši ir heiteri. Un tāda pastāst, kāpēc Adīt džemperis kuldīgā ir stulba ideja. Jā, kāpēc? Kāpēc es skuldīgi nebraukšu tolīt? Kas tev... Mēs jau neteicām, kuras valsts kuldīgi. Ja par Lembergiem iepriekš tā teica, tā kā būs fikcionāli kuldīgi. Gan jau kaut kur atrodas vēl viena. Nē, džemperē nav nekāda vaina. Tur apjoma nav nekāda, Cik 2000 džemperi par 50 eiro, priekš kam tev vajag investīcijas naudu? Tu nevajag. Bet es jau neprasu, es jau prasu kā padomu, kā man sāk to darīt. Sāc Adīt, sāc šūt. Vismaz vienu džemperi. Cik izmaksās džemperi uzadīt? 10 vai es nezinu, cik. Nav nejausmas, godīgi sakot. Varbūt vairāk. Kaut ko beigās kādā aizvainošu. Uzad to vienu džemperi un pamēģini viņu kaut kur notirgot. Kurā vietā labāk tirgot? Rekus akts tirdziņā. Kāds varbūt pirks puķis, pie reizes tie džemperi mēģina notirgot. Okay. Par 10, lai uzražotu, 50, grib peļņu, pieliec klāt PVN, gan arī 100 eiro džemperis. Jā. Viss dara premium džempers. Viens no jautājumiem, kā nonāk pie šitām idejām, ir, kāpēc kādām vajag džempers. Jā, man ir džempers, gan jau vēl kādām vajag džemperi. Reku hūdī arī, visiem vajag hūdīs. Un tad iznāk, ka mēs arī šitiem arī hūdīšu to logo. Tu zini, cik ilgu laiku, kamēr mēs nonācām pie šitāda logo? Mēs nonācām, 4 gadi bija vajadzīgi, lai nonāktu pie šitāda dizaina. 4 gadi? Jā. Vai ilgi? Lēni, vai ne? Tā ir, ka izlaiks taigā pastaigās un ar bērniem pavadu laiku. Vai ne? Staigā mācības vizīt, es nevaru pat logo uztaisīt. Tu nevar tikt pie logo. Un tad tu zini, kā arī tiem džemperiem jautājums, kāpēc tos džempers kādām vajag, vai ne? Un ja tu saproti, ka tu redzi apkārt daudz staigāju džemperiem, tad tu saproti, moši kādam to vajag. Un tāpēc ir jēga to sākt šūt. Un par šiem hūdiem, par logo, kāpēc mēs to ņemamies? Tagad mēs prasījām, kurš var uztaisīt krutu logo. Un vajadzēja 4 gadus, kamēr mēs atradām, kurš var uztaisīt krutu logo. Vai iespējams, kā būtu bijuši pie pareiziem cilvēkiem, būtu mēs atraduši kādam, kam paprasīt uzreiz, pareizajā startup mājā būtu nonākuši. Mēs nebūtu pavadījuši 4 gadus meklējot tos, kas taisa logo. Labi, es saprotu, ka kaut kas ir par kuldīgu un par džemperu radīšanu. Labi. Bet pie tā mēs paliksim. Man sieva nav kuldīgs, tā kā es personīgi paņēmu. Bet problēma tas, ka nebija skailojums. Nebija skailojums. Bet es vairāk, ko es gribēju no tevis sadzirdēt, ir varbūt, teiksim tā, kā es varu vispār, kas ir tas te labākie soļi, kā saprast, vai mana ideja ir laba vispār, vai viņu kādam vajag? Tas tikai skaidrs, ka tu paprasti, var sākt tā pastāvēt tirdziņā, bet tas tā varbūt globālāk runājot, tas ir tādi labākie veidi, kā pārbaudīt, vai vispār biznesa ideja kādam ir vajadzīga, un vai viņam to ir tavu produktu vai pakalpojumu, vai viņi kāds izmantos. Kas ir tie, varbūt tādi labākie piemēri, ko tu redzējis, kur kāds ir atnācis un teicis, pastāst, ko es izdarīju, lai pārbaudītu, vai man ir mans produktu market fits, teiksim tā. Tur, man liekas, pārsā gadījumiem tiem, kam sanāk forši, tur drīzāk ir veiksmīga sakritība. Ja pārsā gadījumā tāpat, kā tu izsaki pieņēmumu, mēģina nesanāk. Jā. Šīs te izkrīt no galvas vēnspilnieki, kas šitiem te gameriem tās pēles, kā viņi sauc? Tas roka tā, kā joysticks, kas kā to nosaukt. Jā, aizmirst, kā viņiem sauc. Irons vējturbīnas, bet... Viņam ir tāds tā kā joysticks, kurš tev ļauj ļoti tur rakstīt, tas ir joysticks. Nē, viņš man gameriem, jā. Tur visas vajadzīgās pogas ir. Jā. Tur ir pilnīgs high-techs. Lūk, un tie tur bija džeki, kas tur spēlēja, laikam spēles, vai ko viņi saprata, ka tā ir kāda niša, ka to vajadzētu, ķipa man. Un pamēģināja, iedeva laikam tur vēl kaut kādiem patestēt, un visi cilvēki sastājās rindā. Skaidrs, reiz tu redzi, ka vajag. Vēl viens tāds, no hobija izaugušais biznes ir. Un pēc tam var iedot, 100 citus piemērus, kam nav sanācis. Erikas Sins. Modulārie sintezatori. Lai ko tas arī nozīmētu. Es no mūzikas, es klausos Latvijas radio 1. Un attiecīgi saprotu, cik tuvu es esmu mūzikas pasaulē. Lūk, bet ir cilvēki, kas ir tuvāk mūzikas pasaulē. Un viņš bija tos modulāros sintezatorus sev būvējis kā hobiju. Un pēkšņi izrādās, ka to hobiju
Citiem ar tādu pašu hobiju, gatavi pirkt to visu, un pēkšņi aiziet. Un tie foršie gadījumi, kas tev tā organiski ir izaudzis. Tādā brīdī, kad tu mēģini ielausties tirgu, tad tāds mācīšanās darot, tu uztaisi vienu veidu, izrādās nepatīk, dod nākamo veidu. Tas arī nepatīk. Ja vēl pietiek nauda, ir resursi, taisa trešo, ir kaut kāda risinājuma, kas pēkšņi aiziet, un tu notrāpi, ko tam cilvēkam vajadzēja. Vai ne? Tas pats Irons arī par to visi daudz ko runā. Sāka viņi ar droniem. Jā. Lielais, tur nezinu, cik viņi pacēla augšā. Es domāju, Ingus Augstkalns, no kura drona viņš leca lejā? No Irons, jā. Tagad tur no droniem nav nekas baigi tuvu vairs palicis. Viņiem ir roboti. Jautājums, kā tu beigās aizgāji tāds darot, vai ne? Tu sāki ar vienu un beigās nonāc pie kaut kāda rezultāta. Jautājums, vai tam pietiek resursi? Iet ārā dot cilvēkiem, vai ne? Tā, kad tu mani mentorēji tālējā, sazin Dievs, kurā gadā skrējriteņiem, sāpe palikusi. Nevis uz tevi, bet uz skrējriteņu pasākumu. Jo tu daudz pareizas lietas teici. Šērošanā vai ražošanā? Bet zini, kā ir? Es par šito domāju. Pastāst par savu biznesu ideju, kas tev toreiz bija. Es tur biju iesaisties tajā komandā. Tur viss bija slikti. Starp citu, tā skaitā, tas nebija tu, bet es nevaru atcerēties, kurš man to teica, ka skrējriteņš Rīgā neviens nenomās. Par Rīgu nevar pabraukt skrējriteni, jo Rīgā ir sliktas brūģis ietves, tu nevar pabraukāt. Var pabraukāt, nevar vēlns viņu zina. Cik tagad skrējriteņu apkārt mēs redzam. Bet tas, ko mēs izdarījām nepareizi, kā tu taisīji perfekto kaut kādu skrējriteni, sēdēji garāžā, tur džeki 2, 3, 4 būvē sev. Uztaisīja, bija tur jau zaļas maliņas, visi izfrēzēts, sataisīts, un nevienam nebija iedots normāli pabraukāt ar to skrējriteni. Tā, kad tu iedevi pabraukāt, saprot, meitenes nevar uzkāpt, nevar uzkāpt reāli, viņš kustās. Tā, kad sākām dot, pirmā kāpja virsū, tā ir tīzla. Labi, dodam nākamajam, nākamā atkal tīzla krīt nost. Beigās pie kaut kā 4. sāc domāt, kurš no jums ir vai tīzls vai dumšs. Jo izrādās, ka džeki, mēs tur visi staigājam kedās. Neviens augstpapēdienēs nestaigā. Nekad dzīvē neviens nav mēģinājis tā skrējriteņu uzkāpt ar apaviem, kuriem ir papēdis. Un ja tu kāp ar apaviem, kuriem ir papēdis, tiešām ir diezgan grūti uz viņu uzkāpt. Tad atkal, tu saproti, un tad brīdī, kad es uzbūvēju jau cik tur mums bija kaut vairāk tie skrējriteņi, un visi viņi ir pilnībā jāpārbūvē. Tad tāds, come on. Un tad bija vēl, kāpēc tas viss pasākums nobeidzās. RT Utnī laikā Tāls bija prorektors, Tāls Juhna. Un ar tur optimismu pilns. Viņš saka, davai, mēs ņemam to skrējriteņus, testēsim. Tur ķīpenē, tur RTU, tur braukās tagad. Un tur otrs cilvēks teica, nē, tas produkts nav gatavs vēl. Viņi nevar dot. Un es teicu, tev ir kāds, kurš maksā. Davai dosim, RTU cilvēki braukās, kaut kas saplīsīs, saremontēsim, bet mēs redzēsim, kas sanāk, kas nesanāk. Nē, viņš teica, mums ir jāpabeidz gatavs produkts. Tā nekas tur nav pabeigts. Nav tāds pabeigts. Tā inženieru tas perfekcionisms, kaut kas tāds? Ka tu uzliksi savu parakstu, tur, it's done, it's perfect. Tu nevari dabūt gatavu neko. Tanī brīdī, kad es tev iedodu, izrādās tev tur vajag kaut kādu štruntiņu vēl. Tanī brīdī, kad es tev sāku dot visiem pēc kārtas, saproti, ir vajadzīgs kaut kāds štruntiņš vēl klāt vai nav vajadzīgs. Jo ātrāk sāc dot, jo ātrāk saproti, kas patīk tirgum. Varbūt gadās tā, ka viss ir perfekti. Pāršā gadījumā. Tad būtībā tie pirmie 2 soļi atrast visticamāk veiksmīgi biznesa ideja var nākt no kaut ko problēmu, ko tu pats ieraudzīji, ko gribētu risināt. Un tad nākamais pēc iespējas ātrāk kaut kādu produktu versiju dot cilvēkam testēt. Un galvenais nesēdēt pārāk ilgi tur būvē, jo ķīlējot darot, tas mūsu viens no galvenajiem padomiem. Ir kaut kas, ko nolikt uz galda, iedot, patestēt, dod, skatīsies, pasaka, jā, tas ir prototips, tas nav gala produkts, iespējams, šis saplīsīs, bet tev būs, un nedod pavēlti pie tā vēl. Prototips nevajag dot pavēlti testēt. Jā. Atkal iznāk, iedomājies, es tev iedodu pavēlti, rekute kaut kādu dzērienu, viņi tur mājās atkorķēs, varbūt mēslas izmet ārā. Es tev prasu, kā garšoja dzēriens, baigi labais. Tanī brīdī, kad es tev saku, tas dzēriens maksā tur, 5, bet es tev viņu pa Eriku iedošu. Ja tu esi man gatavs Eriku samaksāt, pirmkārt nozīmē, ka es kaut kā fantastiski, tomēr tev vismaz pārliecināju par Eriku viņu pārdot. Varbūt aiz žēlsirdības vai kā, bet tu man iedevi Eriku. Ja tu aizies mājās un viņš dzērienu vietā tur ir pliks ūdens, es teicu, ka būs kaut kāds aromātisks dzēriens, alus. Tu būsi dusmīgs, man pazvanīs, pateiks, come on, tas ir mēsls. Vismaz tu Eriku, vismaz man esi iedevis, tas nomedis zemē naudu. Ja tu esi pavēltis, tev esmu iedevis, tu netērēsi savu laiku man pasakot savu slikto komentāru. Tanī brīdī, ja tu kādu pārliecini, vismaz kaut ko nedaudz samaksāt, tas nozīmē, ir ticība, ka to, ko tu ražo, veido, to vajag.
Ja pavelti ņem, pavelti mēs visi ņemam visu kaut ko gandrīz. Ja vai samaksāt, es maksāju tikai par lietām, kuras redzu, ka točni man vajadzēs. Vismaz bišķiņi. Tas par prototipiem, par produktiem. Tad nākamais trešais ir, lai kāds par to samaksā bišķiņu. Vismaz nedaudz. Tev būs reāla nauda. Un tādā brīdī, kad es kā investors redzēšu pie tevis, un tu man teiksi, kur es tur uztaisīju, plus mīnus gatavu produktu, man jau ir nedaudz kāds samaksājis, reāli krūt, un tu redz, kādam to vajag. Nav tā, ka uztais tagad 10 pudeles, 10 kaut kādus skrējiteņus, un visi viņi pirks, un beigās neviens nepērk. Ok. Un tad mēs... Šādi jau nonākam tajā momentā, kad tas bizness sāk strādāt, ir atrasts, bija jēga no investoru naudas, visi saprata, kāpēc viņu vajag, un prototipi tika izstrādāti, un viss aiziet un iet uz augšu. Bet kas notiek tālāk? Jo parasti, tad, kad mēs runājam par kādām uzņēmēju darbībām, ir tas patīkamais, attiecībās ar meiteni, ir tas sākums, foršs, vienmēr. Nevienam nav jāieskaidro, kāpēc sāk draudzēties ar, otru pusīti, bet kas uzņēmēju darbībā ir tas, kas seko tālāk, kas, laulībā ir laimīga laulība, beigās nāve kopā. Kāds ir dzīves cikls uzņēmumam? Nāve kopā. Pēc laimīgi nodzīvota mūža 110 gadu vecumā. Bet kas ir, ko dara uzņēmēji? Kāds ir jūsu mērķis? Kaut kādā brīdī ir jāeksito? Vai ja mūs klausās mūsu vecuma biedri, piemēram, tavs vai mans kaut kāds tur potenciāli citu klausītāju tētis, bieži vien ir kaut kāds uzņēmums, kas uztaisa savu biznesu, viņam nebija nekāda investīcija, viņš varbūt drusku aizņēmās naudu, viņš līdz nāvē to biznesu notur. Tas laikam nav tas startup modelis vairs. Tur arī, tas ir ļoti labs modelis, bet tas nav modelis, kur ir investoriem skaidrs, ka mums kaut kādā brīdī jāiziet ārā, jo baigi vienkārši tā matemātika ir. Mums nav investori uztic naudu, un mēs viņiem sakam, ka mēs viņiem atdosim tur, kaut kādā konkrētā gadā. Šim fondam mēs esam teikuši 26. vēlākais 27. gadā nauda būs atpakaļ jūsu kontā. Tas nozīmē, man no tā tava uzņēmuma vienā vai otrā veidā ir jātiek ārā. Vēlams, ka kāds nopērk ļoti, ļoti, ļoti dārgi manas daļas. Vai visu to uzņēmumu nopērk? Pārņem. Vai tikai mūsu izpērk ārā? Tur tie risinājumi var būt dažādi, bet skaidrs, ka mēs nedzīvosim līdz nāve mūsu šķirs. Var šķirt, vai ne? Tad tas uzņēmums vienkārši beidz pastāvēt, tad mēs šķiramies. Jā. Bet tas, ka tu turpinās vadīt savu uzņēmumu, bet es no viņa iešu ārā vienā brīdī, tas ir tā kā jau dienas sākumā, tiek pateikts, mēs iesim ārā, nevēlāk kā. Tā kā tas ir tas modelis, un tāpēc, tie manis iepriekš pieminētie biznesa eņģeļi, viņi ar tevi ir gatavi sēdēt ļoti ilgi. Viņiem nav jādod naudu kādam citam. Viņš tur sēž uzņēmumā, saņem dividendes. Super, ideāli. Tāpēc kāds ir tas eņģelis? Viņš par veltu naudu dod? Ko atšķirās parasti investors no eņģeļa? Eņģelis ir tāds, kurš ir pats nopelnījis to naudu, viņš ar savu naudu rīkojās. Attiecīgi viņam nav nevienam jāatskaitās. Man ir jāatskaitās, man ir jāstāst maniem investoriem, ko es daru ar viņu naudu. Okay. Viņš ir nopelnījis savu naudu, viņam patīk, viņš iedod, nevis iedod, investē uz nosacījumiem, atkal kaut kādiem, tur varbūt viņš vairāk iesaistās, varbūt mazāk. Bet tā ir investīcija, bet viņš pats nosaka tos terminu nosacījumus. Jā, bet tas nav tā, ka viņš vienkārši ir eņģelis, jo viņš tā dod naudiņu par velti. Protams, viņš investē. Jo es vienkārši ilgu laiku domāju, ka man lika, ne jau vakardien, bet pirms kāda laika, laba laika domāju. Es tiešām domāju, ka biznesa eņģelis ir tāds, kurš ir eņģelis, jo viņš ir tāds eņģelis, ka viņš ir tik daudz naudiņas nopelnījis, ka viņš to vienkārši, hei, pamēģini uztaisīt bizīti, šeit tā nauda par velti. Un te gan... Helmutā nav tā licies kādreiz? Man tā tiešām kādreiz likās. Īsti nē, bet... nē, man tā nelikās. Tas gudrās manis vienkārši. Man esmu naivāks par tevi. Man tā kādreiz likās sen apakaļ. Un te gan var uzrauties, ka beigās var nākties vienu nieri no abām atdot. Jo, kā tu cilvēks, Dievs, kur viņš ir nopelnījis to naudu, vai ne, kāda ir viņa, kā cilvēka, tiešām fiziskā cilvēka kaut kāda attiecības, kā viņš kārto, vai ne? Kā ar labu, es nezinu, kurš to teica, ar labu vārdu un ieroci var daudz vairāk panākt, kā ne tikai ar labu vārdu. Tas ir, atkal tiešām var tur būt problēmas, vai ne, ar individuāliem cilvēkiem, savukārt ar fondiem, tur nav viens cilvēks, tur cilvēku grupa, un tur nav tā, ka, teiksim, viens cilvēks pēkšņi paliek. Es jūtu, ka šis nav tāds iedomāts piemērs, un mēs gaidām stāstu
Noteikti. Tas Par melno eņģeli. Par melno eņģeli, jā. Par Luciferu. Pastāst mums par šo Luciferu, kur tu dzirdēji, kur bija tās atgadījums. Nevajag vārdos. Iedomātā valstī. Nevajag teikt, ka tas bija Ainārs Lesers vai viņa. Kā mēs secinājām vienā pagājušajām sērijām, Ainārs Lesers tēvs ar cirvi kaut ko tur sacirta. Drausmas. Jā. Bet tas nebija Ainārs. Tas rūpīgas faktu izpēc Google. Kāds pateica baumas. Drausmas. Bet kā tev, neizklausās pēc tāda iedoma piemēra? Tāpēc, ka tā tiešām ir, ne problēma, zin kā, tur cilvēks ir varbūt 90. gados vai kādu no savu dzīves pieredzi ir nopelnījis naudu, un tagad saprot, visi liek startupos. Tā ir kaut kāda jauna lieta, kādreiz braukt ar visam bēmbiem un skūtām galvām staigā, tagad startupos jāliek. Jāsako līdz modei, cilvēks stilīgi, bet tev ir jau kaut kāda izkopts veids, kā tu komunicē ar cilvēkiem, un ar labu vārdu, un ar instrumentiem var daudz ko vairāk panākt. Un tad iznāk tā, ka tanī brīdī, kad šis cilvēks nesaprot, ka var arī nevienmēr viss sanākt, un zin kā, tur jaunā paudze startup ļaudis, tur varbūt vieglāk attiecās pret lietām un kaut ko ne tā izdara. Jā, un Džeks var arī tādu stiprāku vārdu sākt lietot un pateikt, būs problēmas. Un lietot vārdus, ko droši vien te podkāstā nevar lietot terminus dažādas. Nē, te var. Mums nav. Mums pīkst. Četri cilvēki klausās šobrīd. Mums nav neviens, kas pīkstuļs arī liek. Mums nav resursi. Mums podkāstu eņģeļu investori klausās. Kas mums atraduši pašā sākumā. Jā, jo es esmu dzirdējis nostāstus par šādiem ļaudīm, kas var diezgan paņemt pie sirds, ka tu to viņa naudu esi iztērējis viņam nepārāk labā veidā. Un tad var dabūt bietē, maigi sakot. Jā, nevienu nenošāva beigās. Iedomājies, tu esi tikai Gen Z, tu saskaties par to, kā Amerikā tie startupi pelna naudu. Tu paņem naudu no 90. gadu loģistikas biznesa čaļa. Jā, vai kaut kādā naftā es sēdēju kaut kur. Jā, vai naftinieka no Latgalas. Un tad tu nopērci sev to krēslu. Labi, katram savu niansu. To krēslu pa 2 nopērci. Viņš tev salauž kājas, un tu kā 22 gadu nesaproti. Un viņam liekas, ka viņš jau bija maigs pret tevi. Jā. Pasargāja tevi no ļaunāk. Projām visi pirksti tev kustās. Tā turpināt kodēt. Nevis tā kā citiem viņa partneriem. Jā. Tas būtu crazy. Bet tā Latvijā notiek? Nē. Bet kāpēc nē? Tāpēc, ka, pasties, 90. gados, ja tu esi bijis veiksmīgs jaunais uzņēmējs, un tev bija 25, tu vēl tagad funkcionē, tu jau vēl esi apritē, un tu staigā ar pistoli apkārt. Jā, bet, protams, bet tas ir fakts, ka es esmu sēdējis kopā ar ļaudīm, kas grib tā kā ieguldīt, un daudz maigākās krāsās viss ir. Bet tur ir konkrēti bez jebkādas diplomātijas. Tur uzņēmums ir naudu kaut kādu iztērējis, un tur netiek lietot terminu. Mums ir izaicinājums uzņēmumā. Nē, jums ir fucking galīgā dusā. Un tur visi sēž un saprot, mums nav izaicinājumu. Un tas ir tas, ka, atkal, fonds nekad iespējams tev nelietos tādus vārdus, visi politiski korekti un forši, vai ne jautājums kā. Bet ir, ka tev cilvēks tiešām savu naudu ir sūri grūti pelnījis, viņi nav nokritusi no debesīm, un otrs tur paņem viņu kaut kā notrālīja. Loģiski, ka tur paķer kreņķi. Matīs, tu esi pirmais oficiāli cilvēks. Pirmais Karlsona mednieku podkāsta viesis, kurš nolamājās. Bet viesis mēs paši to darām. Viesis, jā, viesis. Es neskatās šo visu, bet... Pagājušajā sērijā bija 1000 skatīt. Nē, aizpagājušajā bija 1000. Mēs iespējams samilojām. Jā, terminiem, arī kā komunicēt, arī šāda veida termini, kad tu nosauc lietas īstajos vārdos, bieži vien arī cilvēki tiešām saprot, par ko ir runa. Un tas ir viena no tādām lietām, ko tu mācies. Ir ar ļaudīm, ar kuriem jārunā, ir izaicinājumi un tā. Un ir jāpasaka, ka ir tieši tā, kā ir. Es domāju, nopērks krēslu par 2, tad ir dirsā. Tur nav ko aplinks runāt. Jā, attiecīgā stadijā uzņēmuma. Izņemot stājas, ko AI rīku, un tad viss sājies. Bet tad, uz cik ilgu laiku jūs investējat? Kāds tas standarta nogrieznis, kad ir? Long story short, apmēram 5-6 gadi.
Tas mainās, vai tas ir, ja sākumā tā nosprausts, tā arī paliek? Iznāk tā, ka tas, kas ir fondam, ir noteikts termiņš, ka visam ir jābeidzās. Un tad iznāk, ja es vēlāk ieguldīju, tad tam, kuram pirmiem ieguldīju, tam varbūt ir tie 10 gadi, kuram beigās ieguldīju, pēc 3-4 gadiem, attiecīgi viņam ir palikuši kaut 5-6 gadi, bet attiecīgi mēs arī ieguldām vēlāk stadijas uzņēmumos, kuri varēs tajos atlikušajos gados izaugt līdz kaut kādam līmenim. Ir tāda veiksmes stāsta, kad pats uzņēmums tā izaug, tad, kad jūs tirgojat savas daļas, piemēram, un viņi paši izpērk no jums? Mums patreiz ir 2-3 gadījumi, kur mēs varētu pārdot savas daļas, bet iekšā sēž tā vēlme, zin kā, tu var teikt, tu akcijas nopirki, ja? Tad jautājums... Es uzreiz visiem izstāstīju, Seriāli investors. Man pirmā pieredze. Apple, man liekas... Nē, tagad bija labi, viņiem nokrita cena. Tad garlaicīgi investīcija pirmā normāli. Tagad ir, Apple'am labi gan jau kāps, vai ne? Viņi jau savu AI rīku noprezentējuši, un es to ceru, Tad jautājums, vai pagaidīt vēl gadu, un tad tu dabūsi vēl foršāk, vai pārdot šodien. Mēs ejam pēc tā principa, ka liekas, tur būs vēl forši, nevajadzētu šodien pārdot. Ir viens uzņēmums, kuram nosīt kontā ir vairāk nauda nekā mums fonda izmērs kopā. Viņiem neiet slikti. Tā ņirgājoties viņa pa sīceni varētu izpirkt ārā mūsu daļas. Ja mēs gribētu. Viņš saka, nav problēmas tad sēdēt, bet jūs gribat, jā, mēs varam tur jums tur samaksāt, cik jūs gribat, un mēs ejam ārā. Mēs ejam prom. Nē, mēs jums kopā vēl padzīvosim kādu laiku. Un, protams, mums ir, jā. Un tas arī, protams, silda sirdi, jo, ko es teicu, ir kaut kāda virkne, kur varbūt neiet tik forši, bet ir kaut kā tie forši uzņēmumi, kur tu redzi, ka tu tojies tam savam sapnim. You never know, ne? Vienmēr jau var notikt kaut pārsteigums. Zini, kā vajadzēja varbūt ņemt šodien to naudu kaut kādu, ko piedāvāja, nevis gaidīt vēl 4 gadus. Bet mēs gaidām. Kas ir kaut kādas veiksmīgākās investīcijas? Par ko drīkst runāt? Mēs pavisam drīkst runāt. Par 3 investīcijām, ko tu visvairāk lepojies? Kas, lepojies. Tas būs kaut kāds gudrāks. Kur jūs izcēlāt vairāk? Nē, mēs izcēluši vēl neesam. Tur jau tā lieta. Uz papīra. Kur Excels vislabākais. Tas ir tas, ka, teiksim, tas skarbā realitāte. Mūsu dzīves cikls ir tāds. Uz papīra mēs visi esam miljonāri, bet kabatā tramvai biļete. Bet ir uz papīra, jā. Kas mums labākās investīcijas? Uz papīra ir, tagad saucās Striga. Striga.com. Droši vien, ka com. Viņiem ir kripto biznesa un viņu finanšu iestāde. Attiecīgi, ņirgājoties, es viņiem varu pienest ūdeni. Tagad viņiem ir daudz investori sastājās rindā. Viņi vai kombinēti ar pabeidz pēc kāda laika pēc mums, un viņiem tur ir visi forši. Viņiem ir ļoti labi. Tāda ir Naka Technologies. Garš stāsts, bet vienalga ar viņiem ir ļoti labi. Kas ir? Viņiem ir nanopārklājumi ūdeņraža tehnoloģijās, izmanto katalizatorus, dārgmetālu un tiem. Es cerēju, ka tu teiksi autobusiem Rīgas satiksmē, bet ne. Man jau beigās izmantos. Lūk, un viņi izmanto to savu tehnoloģiju, lai nevis būtu jāņem visu katalizators no dārgmetāla, bet viņam visu ir nano līmenī. Un, teiksim, viņu piemērs bija tas, ka, teiksim, kur es uztāju prototipu, un es saku, varbūt paņems pavēlti, vai varbūt man vienu ēriku samaksās. Tad pie viņiem stāv rindā uzņēmumi, kaut kādi Siemens un tam līdzīgi veidojumi. Vairāk vai mazāk, varbūt ir dzirdēt, varbūt nav, kuri grib izmantot viņu prototipu. Viņi ir ar mieru maksāt. Un viņu tā teikt blakus ieņēmumi, kas ir tā, pa prototipu, tu tagad samaksā ieejas biļeti, lai tur tikt palietot, ir jau solīdi. Viņos nav sākuši vēl neko īpaši baigi ražot. Viņi tikai tā spēlējās. Viņiem tur ir tā, ka tur būs, vajadzētu būt, ka tur būs jaudīgi. Tāda Āzija ir mākslīgā intelekta džeki. Sāka Evalds, tas bija 18. gads. Mēs tur smējamies, 1,5 cilvēka komanda bija, tur pa lielam Evaldam bija ideja, ka varētu taisīt. Viņam tas, ko sāk stāstīt par džemperiem, džemperi gan arī labs piemērs, bet Evalda piemērs ir labāks. Viņam bija doma, ka vajadzētu, ka viņš mākslīgi intelekts strādā, kurš no cilvēka runas nosaka kādas emocijas. Bēdīgs, priecīgs, dusmīgs, agresīvs, visgām. Es viņu piču klausījos kaut kad, viņiem bija vienu brīdi augstajiem zvaniem Rīgas, bet tad viņi kaut ko samainīja. Tas bija 18. gadā, ka tagad katrs mēs iesim, uzkārsim kaklā kaut kādu tur brīnumu, un kas te klausīsies. Un tad mēs viņam teicām, nevajag, mums jau tā ir, telefons pieaudzis pie rokas, gudrie pulksteņi gadžeti ir, strādā uz savējai. Tad viņiem bija tas klasiskais startups. Mēs tur sākām ar 20,000 investīciju, tas bija novembris, laikam, oktobris 18. gadā. Tad
janvārī viņš no Change Venture dabūja jau. Jā, es nezinu, ko es varu teikt. Bet dabūja daudz vairāk nekā mēs. Daudz, 5 par skaitu vai 6 par skaitu? Nē, sākumā tur gāja pār 10 tikai. Okay. Un tad vienkārši tagad viņiem Āzija ir izaugusi par uzņēmumu, kur viņš ir, nezinu, kā holdingu vai ko viņi varētu nosaukt, kur jau ir dažāda veida produkti, tur uz augstajiem zvaniem, tur vēl kaut kādiem bankām, dažādiem pielietojumiem. Un tas ir tāds baigi jaudīgā komanda izaugusi, kur bija, teiksim, tas klasiskais stāsts. Bija tur pusotrs cilvēks ar ideju, un tur vienkārši fantastiskā ātrumā ir izaudzis. Okay. Cik tukšās lozes uz vienu šādu veiksmīgo? Kaudu? Cik ir tukšās lozes uz vienu šādu veiksmīgo? Zin kā, tagad statistika ir tāda, ka mums kaut kāda apmēram 10-15% jau diezgan stabili ir pa skuju tā, ko aizgājuši, kas kopumā nav slikti. Tas ir maz. Es iedomājos, ka izteikti mazākā daļa aiziet ar plusiem. Palielam droši vien dienas beigās, kas būs 26. 27. gads, tāda mūsu ekspektācija ir, ka būs kaut kādi 6, 7 baigi jaudīgi, un kas notiek ar pārējiem, tad tas ir tāds, vairs baigi neietekmē lielo ainu. Bet tas, ko tu nosauci, bija, teiksim tā, materiāla zinātne, mākslīgais intelekts, respektīvi datu zinātne. Es vēl nenosaucu. Un pirmais bija kripto, kas ir arī diezgan dziļas, ļoti padziļināts programmēšanas zināšanas. Kas varbūt tāda investīcija, kas jums ir, kur teiktu, tas bija vienkārši un ģeniāli. Kur jūs investējāt? Mēs nebijām sarunājuši, bet tas ir nākamais, ko es tev gribu atbildēt. Roboīts. Tā, kas ir autonomā virtuve, palielam tā virtuve ir tā, ka šitā telpa, varbūt kapeiku lielāka, kur iespējams laiku atcerās, ķīniešu ātrās ēdinātājs aiziet, paņem savus nūdeles un mērķi, tur sapņu darbs, jebkuram cilvēkam tādā virtuvē strādāt. Viņiem es nezinu, gan jau ir. Cilvēki kaut kādi strādā tur. Labi. Un viņiem tiem džekiem arī piederēja tur ātrā ēdinātā. Tad viņi saprata, ka tur veselē jūrē cilvēki, tas ir sapņu darbs, un ka tur vajag ļoti labu izglītību. Tur ir, elitāri cilvēki ir. Bet, būtībā to visu to darbu var aizstāt ar robotizētu risinājumu. Tev nav vajadzīgi 2 doktora grādi, lai ieliktu šķīvī nūdeles un mērķi uz lietu. Robots to izdara labāk un neiespļauj tevos makaronos un neko nenozog vakarā. Tas, ko viņi uzbūvēja, viņiem ir šī autonomā virtuve, roboīts, kur visu dara viena štrunta ABB roka, kuru tu esi ieprogrammējis, kur ir vesela virkne. Tādas, tur nav tāda rocket science. Tur vienkārši tāds fantastisks, pretīgi garlaicīgs inženiera darbs. Tu paņem, nezinu, tur 1000 vienības, panāc, lai viss smuki strādā. Tur nav jābūt tev kaut kas jauns, jāizgudro. Vienkārši ir jāsaliek, lai tas viss strādā. Robotizētā roka paņem no vienas kastītes makarons, no otras tomātus, no trešās gaļu. Un kas ir forši, pa viņiem Latvijā palielam gan arī neviens neko nezin. Viņiem tā pirmā virtuve ir zem Zemitānu tilta. Tur šī vakara stundā droši vien viens tur vairs pat staigāt apkārt negrib. Viņi tur ved vai investors rāda. Tā ir perfekta vieta. Viņiem tur ir pa lēto vai gan arī pa vēlti ir kaut kāds pleķīts, kur viņi ir uzlikuši to virtuvi. Visi tur investori redzot apstāst, kā tā virtuve strādā. Viņu mērķis ir tāds pietiekami liels un viņi mauc uz Ameriku. Viņi izvēlējās vēl smagāko klientu, iet uz slimnīcu. Ja tu vari kaut ko izdarīt slimnīcā, tad visur citur točni to varēs izdarīt. Un tagad ir viņi Houstonā ir uzlikuši pirmo virtuvi, kur Houston slimnīca izmanto. Piemēram, viens no viņu ļoti spēcīgiem sadarbības partneriem ir ABB. Vairāk vai mazāk zināms uzņēmums. Tie mums nezina, mega konglomerāts no Vācijas, kas ražo absolūti visdažādākās elektrotehnikas iekārtas, vai ne? Robotizētos visādus risinājumus. Un ar ABB viņiem ir ļoti, ļoti cieša draudzība. Un tas ir tāds gadījums, kur ir komandā, tur nav nevienam, Nobel prēmijas un vēl tāda veida džeki, bet viņi ir tādi smagā darba darītāji. Viņi saprot šteli, un tu vienkārši strādā rūpīgi un kārtīgi. Kamēr beigās sanāk visu cieņu pa viņiem. Es tā arī neesmu aizbraucis uz to. Tu biji par šo dzirdējis? Jā, zem Zemitāna tilta robotu roku te dod nūdeles. Aizlaišam kādu dienu apēst. Tagad, es gribētu. Tu nesanāks, viņi to tur attaisa tikai investoriem. Vien brīdi arī kā viņi uztaisīja. Paskatām, ka mums ir nauda. Investori. Varētu būt, ka tur lielākā komanda joprojām ir Amerikā. Bet viņi arī,
Viņi to virtuvi uztaisīja ar mērķi. Viņi bija palaiduši vajadu cilvēkiem, varēja iepirkt. Tīri, lai saprastu, kur ir kļūdas. Un tad tur gāja, un tu pēc savas makaronus, tur blakus Zemitāna biznesa centrs vai vēl kaut kas tāds. Un tā, viņiem tagad ir viens maziņš birojs, un teica, ka tur iet nopirkt. Un tad viņi notestēja, kas strādā, kas nestrādā, saprata, un tad uzbūvēja galīgo variantu. Nu, labi, bet tad atbild uz mani jautājumu, vai tev ir kāds piemērs par vienkāršu un ģeniālu ideju, tev atbild bija paņemt, automatizēt nodokļu pagatavošanu ar robotu roku, un viss, kas tev ir jābūt, ir PhD inženieru zinātnēs. Nē, tur viņiem nav neviens, tur es saku, doktora grādiem, tur taču nav. Labi, kaut kas bišku vienkārši. Tādi kā mēs, kas nav tehnoloģiju inženieri un kas nav programmētāji, un jums ir afigēnā ideja. Tā kā tiešām laba ideja, un mēs pārliecinājām gan Omi, gan tevi, ka tā ir laba ideja, bet mēs paši nemākam programmēt. Tas nozīmē, ka mums vajag tādu investīciju, lai mēs varam algot tos cilvēkus, bet mēs jau esam noskaidrojuši, ka to var uzprogrammēt un var uzbūvēt. Tehniski mums vajag kādu, kas sāk prototipēt. Tu mums doti naudu, vai mums obligāti jābūt pašiem prasmēm Latvijas mērogā? Tur mēs pasādētu parunāt. Skaidrs, ka tev pašam nav nekas jāprogrammē, jālodē un jāmetina. Es biju dzirdējis par riska kapitālistiem Latvijā, ka baigo naudu nedabūs, ja pats nevar uztaisīt prototipu. Nu, varbūt, jā. Droši vien. Es taču to neesmu teicis. Jā. Tad es atzītos, vai ne? Jautājums, ja tu vari pierādīt, ka tu aizies pie Kristiāna, viņš tur sametinās salodēs, un jūs tur esat čomi, un viņš tur pa ūdens glāzi to visu izdarīs super, vai ne? Un tu māki visu menedžēt. Es labāk strādāju ar cilvēku, kurš visu māki menedžēt, ne kā tāds, kurš labi māca kaut ko uzbūvēt, bet viņam nav tās organizatoriskās spējas, jo uzbūvēt mēs visi kaut ko mākam. Jautājums, vai māca samanedžēt, sakārtot procesu. Tā kā tas ir tā. Tad prototips vai tāda praktiska tie produktu pārbaudīšana nav minimālā prasība no tās puses, kad tu dod naudu? Nu, nē, nav. Kad tu investē naudu. Un, ja mēs nākam sakam, ka mēs gribam šito to un visu salikta matemātika, cik tas varētu izmaksāt pirmo gadu riktīgi pamocīties un dabūt to minimālo produktu un ieraugt tajā Excelītī, ka tur ir ailes, ka mēs grasamies paši sev izmaksāt 1500 eiro mēneša algu. Vai, šitas jautājums tik slikts. Citu vārdu gribēju lietot. Saka. Baigais, sūdīgais jautājums. Piemēram, vai ne? Bet kas notiek? Tāpēc, ka visi saka, jā, rekur, 50 vajag. Kad maksā to algu? Tā ir standarta situācija. Kad mēs jau sāk maksāt algu? Latvijā nav cilvēka Amerikā ar tur 500 000 ietaupījumiem, jo nostrādā 10 gadus korporatīvajā darbā. Jā, kāpēc man nepatīk šis jautājums, bet, kā varētu darīt tikai to, kas patīk. Nedomāju, reku te ir summa X 50. Un skaidrs, ka par to 50 var uzbūvēt prototīpu. Jautājums, ja tu esi pats, kurš ir tas metina un lodē vai ko, maksā sev algu, metina un lodē. Ja tu sev to aldzinieku gribi maksāt par to, ka tu sēdi foršā krēslā, esi CEO un tur organizē procesus, tad ir, baigi jāskatās. Jautājums dienas beigās, ja kaut kas nesanāk, ko riskēju es, ko riskēju tu, es riskēju ar fonda naudu, tu riskēji ar to, ka tu būsi pazaudējis laiku, jo aldzinieku tu saņem. Bet īstenībā algu jau saņēmi. Teorētiski laiku nepazaudēji. Tur ir tā dilēma jautājums, vai mēs varam sabalansēt riskus, un tāpēc tā vienmēr tāda smaga saruna. Jums ir bijis tā, ka atnāk komanda, un viņi saka, ka mums tur aldziniekos aiziet kaut kā 3-4 tūkstoši. Es saku, ok, vai ne, tur diezgan ātrā investīcija aiziet. Es saku, jā, bet mēs esam krūģeki, mēs labas algas saņēmām. Es saku, jūs esat krūģeki, teikt, vienkārši strādājat. Es jau jums nemaksāšu algu. Jūs jau tā kā savā uzņēmumā gribat strādāt. Neņem no manis to naudu. Strādā vispār pavēlti. Tas ir čālis, kas varētu kā developeris pelnīt 5, bet pie tevis viņš teica, ka viņš tikai 2 sev maksās. Tehniski tu 3 iegūst. Reāli, jā, es viņu esmu palātos dabūjis, bet tur jau ir tā veids. Es jau tā kā, pasaku, Dievs, es taču neņemu tevi darbā, es strādā, kur tu tur strādāji, Zviedrijā vai kurā kantorī maksāja tev, tu esi reāli krūtais programmētājs. Bet ne ar manu naudu, ne ar investoru naudu nespēlējies. Kad drīkst sākt? Kad tu uzsver par pieņemam maksāt sev? Tad ir otrs posms, kur būs tā, ja tur komanda teiks, top vadība teiks, jā, mēs turpināsim sēdēt uz 2 krēsliem, mēs tur pārtikšu no roltoniem. Nevēlam nebūs. Tu ēdīsi normāli, tu pelnīsi labu algu un tu domāsi 110% uzņēmumu. Tāpēc jāstāsta ir investīcijas apjomā, ja tev investīcija ir 50 000, kas šodien atkal viss ir relatīvs, bet tā liela ir sīka nauda. Neko ar 50 izdarīt nevar.
piesniegt, var samaksāt pāris algas tā ņemot. Bet, ja tev investīcija ir kaut pārsimts tūkstoši, nezinu, pusmiljons, tanī brīdī visi top vadība, tur CEO, tur tehnoloģiskie direktori, tu reāli saņems labu algu un tu strādāsi tikai šim uzņēmumam. Tā tas ir veids, kā tu celsi vērtību. Un tev nav jādomā tagad, vai es braukšu šodien mājās ar tramvaju vai iešu kājām, jo tā es ietaupīšu tur €50. Nu, nē, tu paņemsi boltiņu vai vienalga, ar ko aizbrauks mājās. Šoferi paņems nākamajā līmenī, jo jautājums, vai tā stunda jau nemaksā daudz dārgāk. Un tāpēc vienmēr tas nav žēl, ja vērts. Jā. Okay. Tā kā vienkārši varbūt apkopojot, ko mēs pirms tam runājam par to uzņēmēju darbību kā tādu, visticamāk, forši, ja tā ideja nāk no tās dzīves situācijas, ko tu pats gribi risināt, vai ko tu pieredzēji, ja nē, ka tu konkrēti redzi, ka tur vajadzīgs risinājums. Tālāk bija mēģina, varbūt uztaisīt prototipu kaut vai savai idejai vai pakalpojumam, produktam, pakalpojumam, un galvenais mēģināt, lai kāds tev par to samaksā, kas visticamāk nav māma, kas ir gatavs maksāt. Un ar šādu paketi ejot pie Matīs būs super interesēts iedot vai kāds fonds. Visi būs interesēti. Bet tas ir tās varbūt pat maksājuši klients un prototips nav svarīgākais šajā brīdī, bet tas ļoti palīdzētu. Protams. Ok. Man vēl pēdējais. Ja nu kāds ir otrā pusē un viņam ir pietiekoši daudz naudiņas un viņš grib investēt, variet pie jums investēt? Kas ir minimālais apjoms, ar ko vispār var nākt un runāties? Tā nebija sarunāts jautājums, bet... Mums jau neviens nav sarunāts. Jā? Kas tā pa lapu? Tur ir deputāta liste, ko Kristiāns var iznīcināt. Deputāta liste kreisajā pusē un jautājumu tev labajā. Ok. Jā, es neredzu no šeit. Tur vajadz otrs brīlis paņemt. Ministru no vārdi. Tribunāls ir. Jā, ja mēs kā reiz tagad fundraizojam, meklējam investors, kas liks mūsu fondā. Un īsais stāsts par to, tie, kas ir gandrīz zinoši tēmā, skaidrs, ka tu vari atvēlēt nelielu daļu, ko ieguldīt investīciju fondos. Kaut kādu daļu tu ieguldi, nezinu, nekustamajā, nopērci mežu, nopērci otru dzīvokli, trešo māju, vēl kaut ko, akcijas, nezinu, obligācijas, visu kaut ko. Kaut kādu daļu tu ieliec fondā, jo tas tev nebūs tā tur uz 1, 2, 3 SMS kredītā, vai ne? Šodien ieliks 100, pēc gada jau tev ir tur daudz 100 apakaļ, investoru pusē. Tad šis tikai tāds ilgāka laika pasākums. Bet tur sagaidām tāpat ir laba atdeve. Tas ir viena no foršajām lietām, arī ko mēs sagaidām no investoriem. Arī tagad mums visi investori ir tādi, kuriem mēs nevaram prasīt naudu. Arī mēs neejam uzņēmumos ar naudu, tikai ar naudu. Arī mēs no saviem investoriem neņemam naudu. Es varu saviem investoriem pazvanīt, Klaud, vai tu saproti, kā mans investors, teiksim, šito štēlu. Mums arī, teiksim, viens no investoriem ir Tartu universitātē, viņš ir tagad prorektors attīstības jautājumos, augsts amats par gēnu tehnoloģijām tam līdzīgi. Viņš ir cilvēks, kuram es zvanu par jautājumiem, saka, jau klausies, tu par to tēmu saproti. Protams, ka viņš man ļoti godīgi pastāstīs, kas un kā, un varbūt viņš saka, nē, tā tēma ir, tur stāsta man pilnīgs brīnums. Un es viņam varu pazinīt, uzdot jautājumu. Tas ir, tur veidos tas efekts. Un tāpēc arī mēs skatāmies ar investoriem, kas mums var palīdzēt. Un kuriem patīk tā štēle, ko darām mēs. Jūs arī taisat tādu, jūs čekojat, ko jūs ņemat investoru kopā. Protams. Tas gan ir, ne, tu teici, tur laulības un ko tur. Man ar to investoru kopā jāpavada vēl 10 gadi. Okay. Un tad tur ir baigi svarīgi tās, ka mums ir foršas attiecības. Trīs jautājumi. Cik ir minimālais slieksnis, kam man ir jābūt, lai tur mani runātu, un kāda ir vidēja atdeve? Mums ir uzlikts slieksnis 50,000 kā minimums. Kam ir jābūt tev? Ka tu saproti to tevi, hardware lietas, tu saproti arī varbūt kaut kādas softvēriskas lietas, inženiertehniskas lietas, tu esi kaut kur jau pirms tam investējis. Džemperus mākam adīt. Piemēram, vai ne? Jā, ka tu saproti, ka nevar laust kājas Gen Z čalīšiem. Vai ne? Tā ir lieta, ka tu saproti, pa ko ir runa. Un trešā lieta bija atdeve. Yeah. Paredzamā atdeve, tas ir apmēram kaut kur 2 līdz 3 reizes. Cik gadu? Tas ir plus mīnus 8, 9 gadi. 8, 9 gadi. Tas ir matemātika. 16%. Tas ir 10-15% gadā. Jo 16% 7 gados ir 3x. Tad, principā, 10-15% uz soli.
Tur iznāk tā, ka tur ir kaut kāda maza matemātika, apakšā ir viss vēlns ir detaļās, bet ļoti lielos cipros. Tas ir apmēram tas tā industrijā tur notiek. Jā. Klau, mums ir īstenībā šī būs arī garākā sērija līdz šim, jo tēma ir noteikti visinteresantākā un tāda, kas interesē ļoti daudz cilvēkus. Pēdējais jautājums tev, ko mēs plānojam, prasām viens otram, prasām sev, arī ārpus podcastu prasījām pirmajā viesī. Kam pieder Latvijas kastras suverēnā, tagad bija suņu būdā. Kam pieder Latvija, kam pieder valsts? Jautājums tev, kas ir 3 lietas, ko tu mainītu Latvijā? Nē, cits jautājums. Ja tu būtu diktators, ko tu darītu? Ja tu būtu pareizi, jā, galīgi. Es tik mīļi, tā kā iespēja podcasts sanāca. Atgriežamies pie oriģinālās tematikas. Ja tu būtu diktators no rītdienas, tev būtu absolūta vāra un tevi nevar neviens ielikt cietumā vai aizsūtīt uz citu kaut kādu salu par kaut kādu nodevību. Tur ienes diktators Matīs. 3 lietas, ko tu izdarītu rītdien vai šīs nedēļas laikā. Infrastruktūra, ceļi, lai cilvēki var braukt prom apakaļ, skolas un veselība. Skolas paturam vai optimizējam? 3 lietas tu teici. Nē, bet kas ir konkrēti? Jā, skolas. Tagad mēs runājam par skolas. Sākam ceļi. Infrastruktūra. Kas ir pirmā lieta, ko tu izdarīji infrastruktūrā? Pieņemsim vēl, ka nauda arī ir. Nauda, piķis nav problēma. Piķis ir tāds kā ir. Sen vairs nav eiro. Ārējo parādu tu nevar norakstīt, kad tu esi diktators. Tad jau tu nevar diktators Latvijā. Tu esi diktators Latvijā, nevis pasaulē. Bet Latvijā ir labs kredītreitings, mēs varam diezgan daudz aizņemties. Jā, ar budžeta iespējām un tam līdzīgi, vai ne, un kas tur tā, tu jau nevar atbildēt. Jāsāk lavierēt uzreiz. Sākam, tad vēlreiz infrastruktūra. Diktatoram nav problēma. Bet Lukašenko arī ir starptautiskās saistības, kaut kādas parādu saistībām. Ja nebūtu Krievija. Bet tev tu esi Latvijas diktators, bet tev ir tās, parāds ir kāds viņš ir, un budžets ir kāds viņš ir. Nē, vai tu jau vari pacelt nodokļus uz 100% rītdien arī, tā kā tu esi diktators. Ok. Tad ko darīt ar 3 lietas, ko darīt? Bet ne prioritārā secībā. Ceļi. Ko tu viņi darīt? Rīga, Ventspils, Rīga, Liepāja, Daugavpils, Rīga, Valmiera, Rīga. Lai tu visur, nevis tā ņemtu naudu. Tā nav problēma. Jā, cilvēkam izpastīt. Labi. Piķis nav problēma. Piķis nav problēma. Paliekam pie tā. Tu esi diktators. Tūlīt tie starta pišķaus un būs labinieks. Otrā lieta ir varbūt 1 vai 2 augstskolas Latvijā tikai. Okay. Šitais jau ir actionable, nevis ceļi. Tātad likvidētu augstskolas. Nevis likvidētu, bet lai ir 1 vai 2 top augstskolas. Likvidēt menedžmentu dažādām augstskolām. Vienkārši pārējās droši vien kaut kādā aiziet pa skuitāku. Bet tā, ka ir 2 augstskolas. Labi. Un ir pāris, arī nākamajā līmenī pāris eksklūzi, nesaucam viņas pa ģimnāzijām vēl kaut ko, bet arī pāris, 3, 4, 5. Un tāda ir varbūt nedaudz lielāks skaits vēl tur zemāka līmeņa skolas. Bet arī tur ne jau tā, kā tagad ir visās malās. Tad likvidējam RTOLU, labi tālāk. Es nesaku, viņš jālikvidē. Es jokoju. Varbūt viņš vienīgās, kas 2 paliek. Tu gribēji Alberta koledžu atstāt un turīt. Alberta koledžu, jā. Jā, es pēc varētu pateikt, kāpēc, ka man tā liekas. 3. Un 3. lieta man iet kopā ar 4. 2 lietas ir, gan finanses, gan veselība. Tu vienkārši par akcijām sāki teikt. Un tā ir lieta, bet to varētu izdarīt bez diktatūras iespējām. Mums katram kaut kāds pensiju fonds tur krājās. Un kaut kā tur tiek apsaimniekotā pensiju nauda. Veiksmīgāk vai mazāk veiksmīgi. Iedomājies, ja tev ir kaut kāda neliela daļa no tā pensiju fonda, ko tagad apsaimnieko citi, tev dod iespēju viņu pašam apsaimniekot. Bet nevar izņemt ārā un visu nodzert vai nopirkt televizoru, bet tu viņu var tikai ieguldīt kaut kur. Protams, tu vari uzticēt tiem pensiju fondiem, lai viņi tur turpina ieguldīt, bet reku, teiksim, 10% no tā tava fonda tu vari pirkt akcijas. Tad iedomājies, tu sēdēsi vakarā nevis kaut kādā tiki-toki, skatoties video, bet tu scrollēsi kaut kādas akcijas, reku, tur Apples uzkāpa nokrita, lai to tu scrollētu, jo tas loģiski tā nauda. Tas nozīmē, ka tev ir kaut kas jālasa. Tas ir piespiedu kārtā iemests tajā situācijā. Jā, un tev ir vienkārši tas pilnīgi stulbs, un tev ir viena alga, un ja tev ir viena alga, tad tu esi pilnīgi stulbs, un vispār viena alga, kas ar tavu naudu notiek, tad vispār tev viņu var atņemt. Ja tu neesi pilnīgi stulbs, tu sēdēsi un lasīsi un domās, kas notiek ar to tavu naudu.
Un tas nozīmē, ka tu mazāk iespējas ir deģenerēties. Nu, pat tiem, kam, protams, prioritāte ir deģenerēties un notralināt visu. Tas jau arī nevar izņemt ārā. Tāpat nevar izņemt ārā. Tā kā Igaunija bija milzīgi kļūda, viņi atļāva izņemt. Tas nozīmē viss, kam dzīve tie, kas prioritāte. nodzēs ātros kredītus, tie pat ir plusiņā, jo ātrāk kredītas procents lielāks nekā ienesīgums pensiju fondu vidējiem. Zini, kā Igaunijā bija, viņi pateica, tur bija prikals, Igauņi čoms stāstīja, viņiem parādījās uzņēmumi, kas saka, hei, ja tu saņem savu naudu šodien, nevis pēc mēneša, un tu dabūsi 90%. Viņi ir cilvēki masveidā. Jā, vai maucam 10%, dabūšu reiz šodien. Un kāpēc es to saku? Vienkārši es teicu, tas, ko es teicu par fundraising, vai ne? Mēs tur meklējam naudu. Un tagad tu palasi ziņās, cik tur to naudu izkrāt tiem cilvēkiem. Trausmīgākās summas. Tas nozīmē, piķis nav problēma. Pie omītes prasīt investīciju, izklausās, ka var jau ņemt tikai 10,000 izkrāt. Loģiski, un viņi kaut kādiem veiklām kustībām, tu no viņas to naudu dabūna ārā. Tas nozīmē, ka nauda ir, bet vienkārši viena liela daļa cilvēku ir nepārāk gudri. Labi, un tad tā ceturtā lieta. Tā ir trešā, jo pirmā neskaitās. Nē, pirmā skaitās, lai tu varētu uz tām 2 augstskolām aizbraukt, uz 2-3 krutām ģimnāzijām. Vai ir variants, tā kā Vācijā tev ir 100 km distance, tas palielināmies zem stundas, tu vari nobraukt. Latvijā 100 km, tās ir stabili 2 stundas. Tas ir road trips ar 2 benzīna tankiem. Jā, 2 benzīna tanki, kafiju izlīja pa bedrēm kratoties tam līdzīgi. Tas ir drausmas, kur tur aizbraukt. Brauc uz Kuldīgas vesels ceļojums. Tas bija ceļojums. Vai hietot Kuldīgas? Es noraušos vakarā, ka šitādi cilvēki teica, nā. Es zinu, kad es noraušos. Es Kuldīga līkumu tagad braukšu. Vai caur augšā, caur Kolku vai caur kaut kur caur Lietuvu. Visiem patīk pēdējos gados. Visi saka, Kuldīgi tik forši, jauka pilsēta, attīst uz Matīsam. Uz stūbo Kuldīgi. Es tā neteicu. Es tik Kuldīgi ir forši. No, un iedos tev ir forši ceļi, tu visur aizbraukt. Labi. No, tāpēc pēc ceļa ir svarīgi. Bet, labi. Ceturtā lieta ir veselība. Jā. Ko tu viņi darīt? Aizslēgt ciet lielveikals svētdienā. Man arī patīk tā ideja. Diktators to var izdarīt mierīgi. Viss. Jā. Nafig. Veikali ciet ir svētdienās. Darba dienās atverās, nezinu, 4, aizverās 8. Kādas veselībai palīdzētu? Kas tad? Kādas palīdzētu veselībai? Vienai daļai, cik cilvēki pavada laiku lielveikalos. No, bet viņi sēd mājās un svaigos. Tas vienkārši tā, bet pa lielām ir svarīga veselība. Nekāpēc teicu par suni. Es ieraksties un ierakstījos. Tad es pastaigāju suni, kaut ko pastrādāju, atkal pastaigāju suni. Reāli tas ir svaigs gaiss. Es, piemēram, nesaslimu šogad. Man mājās viss saslima gripu, un es izturēju. Es tagad to norakstu uz to, ka es vienkārši baigākās stundas pavadu svaigā gaisā. Kur es eju un runāju par darbu, es domāju darba lietas, es čekoju WhatsApp, un tas nav tā, ka es tagad aizēju uz mēžu, un tur, ja es eju skatos, kā apkārt tur tauriņi lido un tam līdzīgi. Es tur eju, es elpoju svaigu gaisu, un es paralēli strādāju. Pirms pusotra gada Zalcburgas pusē, tur, kur svētdienās veikali ciet, tur pabrauc pa lauku ceļu un tu vienkārši tur uzmanies, lai nenonestu pensionārus, kā viņi tur staigā ar savām nūjām un elektroritiņiem. Viņi tā kā tajā brīdī tu esi pilsētņē, tu liekas stulbi veikals ciet izērā un saproti, tas panāk to, ka viņi kaut ko dara, viņiem jau kaut ko jāliekās. Bet vienā tā, ka tas tā kā tu aizslēgs, bet padomā, tu aizslēgs veikals ciet. Vai tas automātiski nozīmē, ka cilvēki ies ārā staigāt, jo viņiem jau neviens neliedz šodien iet ārā? Nē, jautājums, tad mēs visam šausmīgi krītam kārdinājumos. Tev kārdinājums aiziet piestūķieties ar burgeru, popkornu, tūtu un pablēnst ekrānā vai truli klīst pa veikalu, un tas vienkārši ir ciet. Jau cik tu sēdēsi tādā savā dzīvoklī vai mājās? Pagaidām, tad arī burgerās tu esmu ciet svētdienās? Visu ciet? Visi lielveikalos pa lielam. Labi, bet Burger King sporta un tos vispār vajadzētu aizslēgt. Nē, tas ir brīvā tirgus ekonomika. Bet es esmu diktators. Visi ēdīsim to, kas garšo diktatori. Ja tu kā diktators spried tev, tu vari vienkārši likt katram nopirkt suni. Vai arī likt katram noiet 20,000 soļus. Par suņiem mēs atsevišķu podkāstu uztaisījām. Labi, man liekas, jau 1:40. Matīs, Laustā, paldies. Šī bija jau 9. Karlsons un Mednieks podkāstu sērija. Es ceru, ka mēs nedaudz vairāk atļāvāmies tev uzprasīt, kā tev prasa, ko es lampās un tādos zolīdējos pasākumos.
Tā kā tā. Un for the record, tā kā kuldīgi ir forša pilsēta, un mēs visi trīs to atzīstam. Lūdzu, nesitiet nevienu no mums, kad mēs tur esam pilsētas svētkos. Jā, es nesaprotu jūs abu heitošanu. Bet tā kā tā, kura jau kārtējā Karlsons mednieks sērija, ja jūs šo klausāties vai skatāties YouTube, lūdzu ielaikojiet un padalieties arī ar saviem draugiem. Jūs tiešām uzskatāt, ka šīs sērijas ir interesants un arī jums liek aizdomāties. Vai arī nē, tāpat tās uzspiežat. Jo vajag savus fellow latviešus atbalstīt. Tā kā tā. Paldies, Matīs. Ja tu mīli valsti, seko šim podkastam. Jā, ja tu neesi Latvijas haters, tad seko Karlsons mednieks podkastam. Paldies, Matīs. Paldies, ka uzaicinājāt. Davai.